Atcerieties vismaz no otrdienas, vai mums bija kaut kādi jautājumi, ja kādam bija. Es dzirdam ir klusums, kas ir dažreiz laba zīme, dažreiz netik laba zīme, vai ne? Ieslēgsim tikmēr starplaikā aparātu. Es ceru, ka viņš nenomers, bet starplaikā kaut ko. Nu labi. Labvakar vēl vienreiz. Sākam otro nodarbību jau šajā pirmajā atklājot budismu modulī prātu un tā potenciālu. Un šajā gadījumā mēs arī mēģināsim vairāk iet jau budismu lauciņā un faktiski arī sākt izmantot pamazām šos budismu instrumentus. Un pirmā no lietām, kas ir svarīga, sākot jebkuru veidu, teiksim, šīs mācības, jebkuru veidu darbības budismu praksē, tas, ka mēs cenšamies, varētu teikt, sevi noskaņot maksimāli efektīvākajā veidā šīs darbības veikšanai. Un kādā veidā mēs to darām? Tas ir tas, ka mēs pārdomājam par savu motivāciju. Kāpēc mēs to darām? Jo patiesībā tā ir ļoti svarīga lieta, un to mēs arī zinām pēc arī mūsdienu psiholoģijas pētījumiem, ka ja mēs esam sev noformulējuši kaut ko skaidrākā veidā, teiksim, ko mēs gribam panākt, tad arī tie rezultāti būs ātrāk sagaidām, viņi būs izteiktāk un spēcīgāk, nekā ja mēs vienkārši kaut ko darām, nu tāpat. Bet budismā tam ir vēl papildus jēga un papildus loma, jo jebkuras darbības šo kvalitāti pirmkārt un arī, teiksim, viņas, varētu teikt, šo pozitīvo vai negatīvo aspektu nosaka tas, kāda ir šī motivācija, ar kādu motivāciju mēs veicam šo darbību. Un līdz ar to var kādreiz iznāk tā, ka mēs veicam kaut kādas labas darbības ar sliktu motivāciju, un var arī būt arī, protams, otrādi, ka mēs veicam sliktas darbības ar labu motivāciju. Un, piemēram, pavisam vienkārši varbūt piemērs, piemēram, māte ir uzvārījuši, es nezinu, pusdienas vai ne, un tagad aicina bērns, un izskata vismaz, ka, minimāli vismaz tiem bērniem kaut kāda elementāra pateicība vismaz varētu, paldies varētu pateikt. Bērni tad kaut ko pašņakarējās un visu beigās pazūd ar stūru, un tad māte ir, teiksim, neapmierināti un sašutos. Un būtībā mēs varam domāt, tika izdarīts labs darbs, tika sagatavots pusdienas, bet tā motivācija faktiski bija dabūt to šo atzinību, dabūt kaut kā, teiksim, šo tādu pretinākšanu varētu no otras puses, no šiem bērniem, piemēram. Un līdz ar to, no budismu viedokļa tas nav vairs tīri altruistisks darbs, kā varētu būt teikt, labs darbiņš, bet sabojāts ar sliktu motivāciju. Un līdz ar to faktiski viņš viss ir, teiksim, zaudējis šo savu pozitīvo ietekmi. Un līdz ar to, protams, atkal mums jādomā arī, protams, kādreiz varbūt arī kaut kādos izšķirošos gadījumos, bet es teiktu, ja pietiekoši ekskluzīvi gadījumi, kad mēs jau varbūt kaut ko arī vairāk zinām, ka mēs ar labu motivāciju mēs veicam, teiksim, šķietam sliktus darbus. Ja? Un te, teiksim, viens slavenais stāsts, kas vienmēr tiek stāstīts par Buddu, Šakyamuni, kas savulaik vienā no savām iepriekšējām dzīvēm bija braucis uz kuģa, viņš bija šī kuģa kapteinis, un tur esam, protams, vienmēr indiešu stāstos ir ļoti daudz cilvēku, ir tur 500 bijuši tie tirgotāji, un ar tiem viens ir bijis, teiksim, tās ļaundars, kurš ir gribējis tos pārējos nozūmēt, un lai varētu pievākt visu šīs lietas sev. Un šis kapteinis bija, spējis nojaust šo slikto nodomu, un tad viņš neredzējis nekādu citu, teiksim, šo izēju situācijas risinājumam, redzot, ka tas otrs cilvēks ir gatavs tagad nogalināt 500 cilvēkus, kas ir milzīgs liels negatīvais potenciāls, ko viņš uzkarāt, tad viņš izvēlējās, var teikt, šo cilvēku nogalināt, lai tas neveiktu šādu negatīvo darbību. Ja? Un līdz ar to, protams, mēs varētu teikt, ka vai nogalināšana varbūt ir kaut kāda pozitīva motivācija, bet tas ir ļoti sarežģīta tēma, es teiktu kopumā, bet skaidrs, ja mums nav kaut kāds īpašs spējas, ka neko tādu nevajadzētu darīt. Jo mēs ļoti viegli nonākam tādā sevis pierunāšanas, teiksim, stadijā, kas ir, man liekas, drusciņ tāda, ne īsti godīga attieksme pat pret sevi, vai ne? Ka mēs sakam, vai īstenībā man bija tāda gaišie nodoma, tāpēc es to izdaru kaut kādu sliktu lietu, un es uzbrēcu kādam, piemēram, lai sniegtu mācības. Tā tipiska lieta ir sevišķi cilvēkiem, kas sākuši drusku kaut ko nodarboties ar kaut kādām garīgām praksēm, tad ir, piemēram, šī versija, ka es sniedzu mācību stundu, vai ne? Es, tā teikt, cilvēkam sniedzu paraugu, ne kaut kādu. Bet ja patiesībā, ja mēs redzam, ka citās situācijās, kad, teiksim, šis cilvēks, uz kuru tika sabļauts iepriekš, kad viņš bļāva, kad viņš sliktu kaut ko darīt citiem, tad teiksim, šīs mācības stundas sniedzējs pilnīgi ignorēja to, nekādā veidā nereaģēja, bet viņš noreaģēja tikai tad, kad vērsās pret viņu,
Man tas liekas uzreiz tā, nu, ok, tam var mēģināt it kā noticēt, bet vai tur tikai nebija tomēr tā patiesā motivācija, ko ir patiešībā diezgan grūti mums atzīt. Ka ir tas, ka vienkārši es jūtos aizskarts un līdz ar to es vienkārši normālā veidā situ pretī, bet vienkārši to tagad māku gudri nomaskēt aiz teiksim, šīm kaut kādām garīgajām mācībām. Es saku, ka es mācības stundas sniedzu tam otram, vai ne? Aiz līdzietības vēl pat varētu piebilst klāt, jo tā ir vēl viena laba kvalitāte, kas ir, teiksim, budismā tiek vienmēr slavēta. Tā kā tas iekšējais godīgums, man liekas, tā ir ļoti svarīga lieta, kas mums vienmēr jāpatur prātā, bet atgriežoties atpakaļ, runājot par motivāciju. Un tad šeit es gribētu, lai mēs sākam šīs nodarbības arī to, ka mēs katrs padomājam par to motivāciju, kāpēc mēs esam katrs šeit. Kāpēc mēs esam šeit atnākoši. Un ideālā veidā atkal mēs arī šo motivāciju varam veidot paši. Un vienkārši ideālā veidā ir tas, ka, teiksim, ka mēs noskaņojamies uz to, vienkārši pārdomājam to katrs pie sevis, ka mēs esam šeit atnākuši ideālā veidā, es saku vēl vienreiz, ka lai uzzinātu kaut ko jaunu par savu prātu, par savu, teiksim, šī prāta potenciālu, ko mēs varam izdarīt labu sev, un caur to arī mēs izdarīsim labu arī citiem. Jo tas svarīgākais ir, mēs visi esam miedarbībā ar citiem cilvēkiem, un līdz ar to, ja mēs spējam sakārtot sevi, tad mēs arī spējam palīdzēt citiem. Un tas ir vislabākais veids palīdzību. Jo daudzos gadījumos mēs cenšamies citus pārveidot, mēs cenšamies viņus izaudzināt, mēs viņus cenšamies kaut kādā veidā padarīt labākus, vai ne, teiksim, principā, gan īstenībā pēdiņos, es teiktu, mums piemērotākus, vai ne, bet tas ir parasti diezgan bezcerīgs pasākums, un vienkāršāk ir tomēr mainīt sevi nekā mainīt citus. Un parasti vieglāk mums gribās tomēr mainīt tos citus, mums vienmēr gribās mainīt tos apkārtējos apstākļus. Lai arī principā, ja mēs panalizētu savu pieredzi, mēs varētu teikt, ka tas ir bezcerīgs pasākums. Tāpēc vienkārši tagad pāris minūtes pārdomājam sevi, paskatāmies vienkārši šajā gadījumā, lai mēs būtu atnākuši vienkārši nevis nejaušības pēc, ka mēs šeit būtu ieklīduši, bet pārdomājam vienkārši par to savu motivāciju, kāpēc mēs esam katrs individuāli šeit. Ja? Milzīgi iebildumi nav. Okay. Kad esam noskaņojušies, atbilstoši sevi tā kā ieprogrammējuši, teiksim, šiem labajiem rezultātiem, kas būs noderīgi ne tikai mums pašiem, bet arī noderīgi citiem, mēs varam iet tālāk uz priekšu šajā lauciņā par prātu un tā potenciālu. Pirmais vienkārši, kā zināms, atkārtošana, zināšana māte, vai ne? Un līdz ar to, teiksim, tas jautājums, vai vismaz no iepriekšējās reizes, vai mēs vismaz atceramies, kas ir prāts. Teiksim, kā budismā viņš tika definēts, vai kāds atcerās klātesošie. Prāts ir apziņa. Nav kā mēs to runājam. Tas, kas ir skaidrs un zinošs. Vau, tā reiz ir precīzi. Es domāju, ka... Nebija jau grūti īstenībā. Nebija grūti. Bet ja mēs tā katrs padomājam, teiksim, kā mēs paši sajūtam, teiksim, savu prātību, savu apziņu tieši. Kas ir, teiksim, tie raksturīgākie elementi, kas pirmais nāk prātā, ja mēs domājam it kā par savu apziņu? Kustību. Kustību. Domas. Jā. Tas liek kopā kustības domas. Nepārtrauktība, jā. Vēl kaut kas? Jā, šie ir, teiksim, es teiktu, ļoti svarīgi raksturu lielumi. Mums arī, protams, jāsaprot arī, par ko mēs runājam, minot vārdu prāts, apziņa, ja mēs to skatāmies budismu kontekstā. Jo budismu kontekstā mums vienmēr ir tas risks, ka mēs esam pieraduši sevišķi, teiksim, sakot prāts, šeit, Latvijā, tad tas uzreiz ir asociācija ar intelektu. Un tad mums varētu likties, domas, piemēram, vērtējumi, interpretācijas, tas ir mans prāts. Bet emocijas, teiksim, līdz ar to mēs parasti, teiksim, sakam, prāts un emocijas, tas ir kaut kas ir pretīs. Budismā tas absolūti tā nav, teiksim, tas iedalījums vienkārši ir pilnīgi cits.
Jo arī emocijas, arī dažādi veidi, teiksim, mūsu citas tendences, teiksim, uzmanība, koncentrēšanās spēja, visas šīs lietas, teiksim, ietilps zem prāta. Jo kas mums jāsaprot, teiksim, no budisma viedokļa, prāts, protams, nav nekāda lieta. Un tas pat nav, teiksim, kaut kāds mehānisms. Man liekas, labāka analoģija būtībā ir, teiksim, tāda nemitīga, mainīga plūsma, kurā vienā brīdī parādās vairāk kaut kādi vieni aspekti, citā brīdī parādās kaut kādi citi aspekti. Visi šie aspekti ir mainīgi un būtībā ir pārējoši. Un tiešām tā darbība notiek nepārtraukti. Mūsu prāts nepārtraukti darbojās 24 stundas diennaktī. Jā. Kas patiesībā ir apziņa? Apziņa, prāts un apziņa tas ir viens un tas pats. Jo budismā mēs varam teikt, ka šī apziņa ir prāts, tie ir mūsu pieredzes momenti. Un mēs katru brīdi kaut ko pieredzam. Un šajā gadījumā šī pieredzēšana ir, mēs redzam, mēs dzirdam, teiksim, izmantojot šīs maņu sajūtas, mēs kaut ko saužam, mēs sataustam. Un mēs arī garšas, teiksim, kaut kādas sajūtam. Un tas ir, teiksim, šādā līmenī, kas ir šīs maņu apziņas. Un tad mēs, protams, mēs visu laiku domājam, mēs komentējam, mēs interpretējam, mēs liekam kopā, mēs pārkombinējam, kur atkal darbojas mūsu mentāla apziņa. Tātad šis pirmais jau budisma dalījums, kas uzreiz parādās, ka tas nav kaut kāda viena lieta, mēs varam runāt par šīm 5 maņu apziņām un mentālo apziņu. Un tā lielākā viņiem atšķirība ir tā, ka, teiksim, varētu teikt tā bāze, uz kuras balstās šī apziņa. Jo, teiksim, budismā tiek uzskatīts, ka nav tā, ka apziņai vienmēr vajadzīga kaut kāda bāze, uz kā viņa balstās, un šīs 5 maņu apziņas, viņas balstās uz šiem maņu orgāniem. Precīzāk arī, kas jāsaka, ka budismā tīpat nav paši šie fiziskie orgāni, bet varētu teikt šī spēja, es teiktu, un ja mēs skatītos no tādas rietumnieku interpretācijas, mēs varētu teikt, ka tas ir interfejs, teiksim, kas sajūtas kopā, varētu teikt, šo ārējo realitāti ar apziņai uztveramiem impulsiem, kas viņus pārveido apziņai uztveramos impulsos. Tātad vēl tā nav pati apziņa, jo apziņa pēc tam, teiksim, sakontaktējot, mēs varētu teikt, es redzu šo krūzi, piemēram. Ja? Šī redzēšana tātad notiek pateicoties tam, ka man acīs ir šis, varētu teikt, šī pārējais, varētu teikt, programma, kas pārveido šo informāciju par krūzi kaut ko matā, kaut kādā tādā vietā, ko es spēju uztvert ar redzes apziņu. Ja? Teiksim, kad redzes apziņai man parādās tajā brīdī, kad es kad nonāk kontaktā šī krūze, būtībā šo, viņi sauc par, kā varētu teikt, maņu spēku, ja bija, varētu teikt, maņu potenciālu, un tad līdz ar to mums veidojās. Bet katru mīļu brīdi mēs kaut ko redzam, mēs kaut ko dzirdam, mēs kaut ko saužam, mēs kaut ko sataustam un mēs kaut ko domājam. Un tā tas notiek 24 stundas diennaktī, pat tajā brīdī, kad arī mums varētu likties, ok, bet vēl mēs arī aizmiegam, piemēram. Kas notiek tad? Tajā brīdī mēs varētu teikt, ok, pirmkārt tas miegs arī viņš notiek fāzēs. Un līdz ar to mums ir pirmā, teiksim, ir šī fāze, kad mēs pārējām no nomodas stāvokļa uz šo miega stāvokli, un mums parādās kaut kādas tā kā vīzijas, tādas kā halucinācijas būtībā, kad ir, teiksim, šajā brīdī maņu orgāni atslēdzās. Un vienkārši ir tādi beidzamie gļuki, tā varētu teikt, un mēs pārējiem tīri, varētu teikt, šajā mentālās apziņas laukā. Un saskaņā ar budismu redzējumu, šajā brīdī mēs arī pārslēdzamies uz smalkāku apziņas līmeni. Jo atkal, apziņa nav kaut kas viengabalains, apziņa arī dažādos līmeņos darbojās. Un tad rupjākais apziņas līmenis ir tas, ir šīs maņu apziņas plus mentālā apziņa. Tas ir tas, ko varētu teikt mūsu nomoda prāts. Ir nomoda apziņa, ko mēs izmantojam katru mīļu brīdi, kad mēs esam nomodā. Viss, ko mēs uztveram šādā veidā, tas ir rupjākais prāta līmenis. Rupjākais nevis tāpēc, ka viņš nemitīgi lieto lamu vārdus, bet tāpēc, ka viņš ir smalkāk apziņas līmeni, kas ir, varētu teikt, zem šī prāta līmeņa. Un kas ir atkal interesanti, ka šie prāta līmeņi savā ziņā ir savstarpēji izslēdzoši. Tajā brīdī, kad darbojās mums rupjāks prāta līmenis, tad šis smalkākais prāta līmenis nevar parādīties. Respektīvi, normāli, teiksim, ja mēs esam nomodā, tad mēs nesapņojam pareizi. Un tāpēc mēs arī neatceramies, kas ir dziļākajos, bez sapņa miega. Jā, līdz tam mēs nonāksim. Bezsapņu miegs, tas nāk pēc tā.
Jo tieši tā ir, teiksim, tās aizmigšanas fāzes, ir tad pirmā fāze tas, ka mēs pārslēdzamies no nomodošo gulēšanas režīmu, un tad nāk, teiksim, 3 fāzes, kur mēs arvien dziļāk jāaiziem, kur mums nav sapņu. Teiksim, mums paliek mierīgāka elpošana, samazinās mūsu asinsspiediens, mūsu smadzeņu viļņi parādās tādas lielas amplitūdas mierīgi viļņi, mēs sākam atpūsties. Tas ir tas visvērtīgākais periods, kas ir nepieciešams mums, lai mēs fizisko savu ķermeni vispār atkal sakoptu, tajā brīdī notiek atjaunošanās procesi, rodās jaunas šūnas un tā tālāk. Tāpēc tas ir ļoti svarīgs arī periods, bet šajā brīdī mēs nesapņojam. Varētu likties, kāda ir apziņa. Tad ko mēs apzināmies šajā brīdī? Bet nē, mēs šajā brīdī mums ir, teiksim, šī apziņa vienkārši apzinās, ka katrai apziņai vienmēr ir kaut kāds objekts, ko viņi apzinās. Un šajā brīdī viņi vienkārši apzinās, un būtībā varētu teikt šo bezsapņu stāvokli. Ja? Un tāpat arī mēs varam teikt, ka cilvēks, mēs sakām, cilvēks ir bez samaņas, ja? Piemēram, cilvēks ir komā. No rietumu viedokļa mēs teikt, ka viņš nav, teiksim, uztvert spējīgs, viņam, teiksim, nav, viņš ir bez samaņas. Tas pats stāvoklis pats par sevi pasaka, bet budismi saka, nē, tā nav. Viņš ir bez samaņas, bet viņš ir bez šīm, teiksim, rupjā prāta līmeņa šajā gadījumā, bez šīs rupjās apziņas. Bet, protams, viņš pieredze, viņš apjauš, ja tā varētu, viņš zina šo savu stāvokli. Tādā ziņā šī zināšana nav vienkārši, ka viņš varētu nodefinēt, ja izstāstīt, ja kaut kādā veidā pat sev iezīmēt, bet vienkārši, ka viņš viņu uztver. Uztver nav beigusies, uztver turpinās. Kas tagad interesants ir beidzamā laikā, es lasīju vairākus pētījumus, kas arī saka, ka cilvēki šajā komas stāvoklī, pat veģetatīvā stāvoklī ir pat šīs uztvers funkcijas ir tomēr vairāk plašāks nekā mēs iepriekš domājam. Ka viņi spēj pat salīdzinoši sarežģītas lietas, un ka nereti varbūt arī, teiksim, tas, ko mēs tur runājam, piemēram, pie it kā komā guļošas cilvēka gults, un ka parasti saka, tas viss ir fufels, izslēdzam labāk to aparātus un visus pārējos, un ka tas vienalga, viņš ir būtībā dārzenis, bet patiesībā neesot tik vienkārši, un arī tagad mūsdienu šī neirofizioloģija faktiski vairāk nāk pie secinājuma, ka ir, man 500 cilvēki atpazīst pazīstams cilvēkus, ja? Ka viņam rāda fotogrāfijas, viņam it kā, un to var novērīt tikai pēc smadzeņu impulsiem, ja? Jo, teiksim, nekādas šīs citas, teiksim, reakcijas nav. Kas vispār ir interesants, atkal mēs skatāmies tīri no rietumu viedokļa, ka mēs pārstrādājam dažādu veidu faktiski informāciju dažādos smadzeņu centros. Un, piemēram, bija ļoti interesants viens pētījums par cilvēku, kuram bija traumēts šis vizuālais korteks, ja, teiksim, šis vizuālais centrs ir. Un līdz ar to, teiksim, acis ir vesels, ja, bet cilvēkam ir traumēts šis smadzeņu centrs, viņš neredz neko. Viņš ir principā efektīvi, viņš ir akls. Līdz ar to nav tā, ka mēs redzam ar acīm, patiesībā mēs redzam ar šo smadzeņu centru, un līdz ar to acis ir kā, teiksim, starpnieka posms. Bet kas bija interesantākais šajā gadījumā, tas bija šis vīrietis, kad viņam rādīja, teiksim, fotogrāfijas, kurās bija attēlots dažādas, teiksim, sejas izteiksmes, kas raksturoja dažādu veidu emocijas. Viņš varēja pateikt, kāds it kā emocijas ir, teiksim, viņam tiek rādīts, ir demonstrēts. Viņš nevar atpazīt, teiksim, kaut kādus attēlus, viņš nevar atpazīt kaut kādas formas, viņš nevar atpazīt krāsas, bet viņš var nolasīt šīs emocijas. Un tas ir tāpēc, ka šī informācija acīm redzami arī no mūsu acīm tiek noraidīta ne tikai uz šo vizuālo korteksu, kas uzbūvē mums redzamo bildi, bet viņš tiek noraidīts uz vēl vienu, uz citu smadzeņu centru, kurš ir atbildīgs par emociju nolasīšanu, kur mums ir uzbūvēts ļoti, kas ir mums ļoti svarīgi, protams, ja mēs skatāmies no rietumu viedokļa. Nu, principā tas nav jebkur viedokļa, bet emociju nolasīšana mums ļoti svarīga lieta. Jā, jautājums bija. Nē, mēs domājam, kā tas iespējams. Es domāju, tās vibrācijas, ko viņš vienkārši uztur. Nē, viņam vienkārši... Jebkura emocija, taču izstaro vibrācijas. Nē, bet viņam radīja bildes vienkārši, kur ir nofotografēti cilvēki, teiksim, dažādām sejas izteiksmēm, piemēram, nezinu, tur šausmu izteiksmi kaut kādu smaidu, relaksētu un tā tālāk. Bet tas nav nekas pārdabisks, būtībā, jo, teiksim, tās acis jau viņam bija veselas, ja? Acis līdz ar to viņas spēja pārveidot šo vizuālo informāciju elektriskos impulsos. Viņam nebija, teiksim, varētu teikt, programma nodrošinājums, kurš uztaisa bildi, līdz ar to viņš nevarēja to redzēt. Bet savukārt viņam bija vesels tas smadzeņu centrs, kurš ir atbildīgs par emociju nolasīšanu, kas ir cits.
Līdz ar to, teiksim, mēs kā vizuālā informācija ienāk iekšā, varētu teikt, viņi tiek pārveidot elektriskos impulsos, un viņi tiek apstrādāti citā smadzeņu centrā, kurš tāpat tiek darbināts normāli. Bet mums nav vienkārši arī pavadošās bildes, ja? Šajā gadījumā mums varētu teikt, mums ir emocionālā skaņa, ja? Teiksim, tā kā, bet bildes nav. Limbiska sistēma bija kārtība, un saprāt to viņš varēja interpretēt emocijas, jā. Jā, tieši tā. Cilvēks daudz gudrāk izskatīt, nekā es cenšos turp un apkārt stāstīt. Bet stāsts ir par ko citu. Stāsts šajā gadījumā ir par to, ka mums prāts arī darbojās tajos brīžos, kur apziņa darbojās, kur mēs parasti kā uzskatām, ka mēs esam bez samaņas, bez apziņas un tā tālāk. Nē, jebkurā brīdī, teiksim, notiek arī, un pat tajā brīdī, kad mēs mirstam, arī tad mums notiek apzināšanās. Un šajā gadījumā, protams, notiek ļoti vētrains process, sarežģīts process, kuru pavada atkal pārslēgšanās, saskaņā šo budismu redzam, pārslēgšanās uz vēl smalkāku apziņas līmeni, kas mums normāli nekad neparādās. Pat ne šajā gulēšanas stāvoklī, jo arī pat šis stāvoklis ir kā bezsapņošanas apziņas stāvoklis, vēl joprojām ir rupjāks prāta līmenis nekā pats smalkākais prāta līmenis, kurš saskaņā šo budismu redzējumu ir tas, kas iet cauri dzīvēm, kas pēc tam atkal uz tā bāzes uzbūvējas rupjāks prāta līmenis, ja? Pēc tam vēl rupjāks prāta līmenis, līdz kamēr mēs tiekam atkal līdz jaunās dzīves nomoda apziņai, kas būs savādāka apziņa. Un tas pamats ir bijis, teiksim, varētu teikt, šis nācis no iepriekšējās dzīves, un tad līdz ar to atkal nepārtraukta ķēde. To nav, teiksim, tas, ka kādā brīdī būtu pārāvums. Līdz ar to arī tas ka apziņai nav kaut kāda sākuma, un arī nav nekādas beigas. Un tā ir tā doma, kas atkal pašā pat budismu ietvaros ir dažādas skolas, un, teiksim, šīs, varētu teikt, šīs zemākās budismu skolas, tā saucamā Vaibašikas skola, kur uzskatīja savu laiku, ka nirvānas stāvokļa sasniegšana ir tas, kad mums beidzās. Mums šī apziņas plūsma kaut kādā veidā iet, bet tad, kad mēs esam pilnībā atbrīvojušies no visiem piesārņojumiem, viņi beidzās. Un viņi beidzās, teiksim, tajā brīdī, kad mēs esam pilnībā no sākuma attīrījušies no šiem visiem piesārņojumiem, mēs sasniedzam, nu, teiksim, vai no ārhata, vai varbūt pat budas stāvokli, bet pēc tam, kad mēs mirstam, jā, teiksim, kad mēs pametam šo, varētu teikt, šo fizisko bāzi, viss beidzās vispār, visas programma nodrošinājums apstājās, jā. Un tā ir tā, bet visas pārējās, teiksim, budismu skolas saka, ka nē, tas tā nav, un līdz ar to arī, ja mēs tam nonāktu, teiksim, veselā virknē, teiksim, problēmu, un tās pat ir filozofiska rakstura, bet no praktiska rakstura viedokļa, es teiktu arī, mēs iedomājamies, ka šī apziņa zinām veida enerģija. Nu, mēs zinām, ir enerģijas nezudamības likums, jā, un kaut kādā brīdī, kad kaut kas varētu kļūt par neko, tas nešķiet pat īpaši saprotami, ne loģiski, nekādā veidā. Līdz ar to arī, teiksim, tas tā nav, un, teiksim, šīs pārējās arī skolas saka, ka tas turpinās tālāk uz priekšu, un kas ir bija interesanti, ka arī viņa svētība Dalājam teica, ka viņš esot ticies ar vienu cilvēku, kas ir bijis no šīs teravādas tradīcijas, un kurš ir sasniedzis jau ārhata stāvokli, un kurš ir spējis, kurš ir teicis, ka viņš ir bijis pārsteigts, ka viņš esot tā kā spējis sakontaktēt ar Budu Šakyamuni, vai ne, kas saskaņā ar viņas šo filozofisko sistēmu vajadzētu būt tā, ka tas nav iespējams, jo vienkārši šīs apziņas plūsma ir beigusies, bet, teiksim, sasniedzot kaut kādu noteiktu šo, varētu teikt, trenētības līmeni, pēkšņi izrādās, ka nē, ka tomēr tā reālā dzīve ir savādāk, ja, un ka līdz ar to šī filozofija arī varētu teikt praktisks apstiprinājums, ka šī filozofija nav īsti pareiza. Bet, protams, mums varbūt nav par to šausmīgi jāsaspringst, ja, jo tas varbūt nav varbūt mums šīs tuvākās varbūt dzīves mērķis un tas tā tipiskākā varbūt problēma šajā brīdī, bet mums ir jāsaprot vienkārši to, ka mūsu prāts nav kaut kāds viengabalains, teiksim, instruments vai mehānisms, ka prātā ir daudzi šie strāvojumi, laikā nemitīgi mainīgie strāvojumi. Un tāpēc arī budismā vienmēr arī tiek runāts par vēl vienu, teiksim, varētu runāt par prāta sadalījumu, kas ir, varētu teikt, galvenais prāts, un tad ir šie mentālie aspekti. Un galvenais prāts šajā izteiksmē ir būtībā tas, ka es viņu teiktu, ka tas ir vienkārši, mēs zinām, teiksim, kurā kanālā mēs varētu teikt, mēs apzināmies šo pamatu būtību, ja? Piemēram, ja mūsu gadījumā, teiksim, mēs runājam par redzes apziņu, tad šajā gadījumā šis galvenais prāts vienkārši ir tas, ka mēs redzam.
Teiksim, viņš apzinās, teiksim, grūzi, ja, teiksim, šajā redzes laukā ir objekts, viņš uztver šo objektu, bet pēc tam viss pārējais, kas iekrāso, ja, teiksim, ar kādas man pavadošās ir emocijas, ja, vai man šī krūze patīk, vai man nepatīk, vai man izsauc kaut kādas emocijas, vai man neizsauc nekādas emocijas. Kā es ar kādu koncentrēšanās spēju pievēršos šai krūzē, ar kādu, teiksim, nolūku es pievēršos šai krūzē, tie visi ir, teiksim, pavadošie faktori, kurus mēs nekad neatrodam arī vienus pašus. Tātad vienmēr šis pamatprāts, ja tā varētu teikt, un šie mentālie faktori, viņi ir savstarpēji saistīti, viņi vienmēr nāk kopā, viņi vienmēr nāk paketē, un viņi parādās vienā laikā, viņi, teiksim, pastāv vienu to pašu laiku, viņi, teiksim, ir vienā un tā, varētu teikt atkal vienā un tajā pašā aspektā, balstās uz vienu to pašu bāzi. Ja mēs, teiksim, mums ir redzes apziņa, tad viņi nāk, teiksim, kopā ar visu, teiksim, šajā redzes apziņā, visi šie aspekti arī balstās tātad uz mūsu redzes aprīkojumu, atbilstoši arī tīri fizisko aprīkojumu. Un kāpēc tas ir svarīgi runāt arī par šiem aspektiem, ir tas, ka šie aspekti atkal ir ļoti daudz dažādas, teiksim, arī šīs klasifikācijas, kā mēs varam iedalīt šos aspektus, bet būtiskākais ir tas, ka atkal tie, teiksim, rakstura lielumi, ja, teiksim, kaut kādas parādības, kas notiek mūsu prātā un kuras nav šī prāta daba. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo, teiksim, ja mēs domājam par šīm traucējošām emocijām, ja traucējošiem veidu piesārņojumiem, kā piemēram ir mūsu negatīvās emocijas, kas tipiski pieņemsim, mēs ņemsim dusmas, piepķeršanās, skaudīgums, lepnums. Un šīs ir, teiksim, mēs varētu teikt, ok, bet, mums būtu ļoti nopietna problēma, ja šie būtu kaut kādi elementi, kas ir prāta dabā. Ja, teiksim, ja tās ir prātu raksturojošās īpašības, kāpēc tā ir problēma? Jā, viņas ir dabā, pieder pie paša prāta, mēs no viņām nevarētu nekādīgi atbrīvot. Pareizi. Tieši tā. Mēs esam nolemti. Mums ir čau. Tādā ziņā, ka mēs nekādā veidā netiekot vaļā no prāta, mēs no viņam netiekam vaļā. Un tā ir slikta ziņa, pareizi. Tā ir stipri slikta ziņa, ja mēs nevaram no šīm lietām atbrīvoties. Un visa budisma būtība ir taisnība vērsta uz pretējo, ka mēs cenšamies, pirmkārt mēs apzināmies, un šeit mēs varam izmantot ļoti ērti šīs 4 cēlās patiesības, kas patiesībā ir tāda kā ārsta diagnoze. Ja? Man vislabāk patīk šis salīdzinājums. Pirmais mēs novērtējam situāciju. Un tas situācijas novērtējums ir šī pirmā cēlā patiesība, kas ir tā saucamā ciešana patiesība, ir tas, ka diagnoze tas, ka mēs esam slimi. Mums liekas, ka mēs esam veseli, bet principā mēs esam slimi. Un tas tiešām pierādās, jo būtībā šīs, mums varbūt arī nevajadzētu pārmērīgi pārspīlēt šīs cēlās patiesības interpretāciju, bet tās cēlās patiesības tā vēsti tas, ka mums dzīvē ir problēmas. Kuram no klātsošiem, teiksim, dzīvē nav problēmas? Kad drīzāk cilvēks ievilka apes, jau gaidīja, ka beidzot, kas ieraudzīšu kādu, kuram nav dzīvē problēmas. Ne? Jā, un tas ir, teiksim, tāpēc, ka tā ciešanas, tas varbūt izklausās pārāk tā dramatiski un pārāk spēcīgi, un tiešām tas sanskrita termins dukha, viņš ir, tas nav tīri tikai ciešanas, tas ir, teiksim, tas ir neapmierinošs kaut kas, teiksim, kas mums izsauca, teiksim, frustrācija, kas ir kaut kādā veidā, kas nav, teiksim, pilnībā ideāls, ja tā varētu teikt. Un mēs visi zinām, ka tādas situācijas mums noteikti katram dzīvē gadās. Dzīvē ir kaut kādas situācijas, kad viss ir feini un labi, un ir šīs situācijas, kad it kā ir slikti, bet pamat būtība faktiski budisma viedokļa skatoties ir tas, ka arī tās situācijas, kas it kā ir pozitīvas, diemžēl uz viņām mēs nevaram paļauties. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas mainās. Un arī tajā brīdī piesaka, ka mēs jūtamies ļoti labi, mēs esam pieņemti, apēduši savu iemīļoto šokolādi, ir saldējumi, vēl kaut ko tādu, vai ne? Viss ir feini. Ja šī šokolāda vai saldējums būtu mūsu laimes avots, viss būtu baigi labi. Jo tāpēc, ka mums nevajadzētu, nezinu, ko piepūlēties, mēs vienkārši, jo vairāk mēs šokolādes saldējumu ielietojam, jo laimīgāk mēs paliekam. Un katru reizi, kad es ielietoju šokolādu, katru reizi es palieku laimīgs. Tas būtu pilnīgi tā. Aksioma, pilnīgi stabili un droši, bet tā tas nav. Līdz ar to mēs varam secināt, ka
un ka nav tik vienkārši šīs lietas, un ka būtībā arī pat šī mūsu laimīte, kas ir viņi ļoti pārējoši, un uz viņu mēs nevaram paļauties. Kurš no klātsošiem var pateikt, kāda būs nākošā doma? Nelaime arī var pārējot. Arī nelaime. Tieši tā, tur atkal tā labā ziņa, vai ne? Ka nelaimes arī nekas nav konstants. Viss ir neglābīgi mainīgs, kas ir ļoti laba ziņa. Bet kurš, atgriežoties atpakaļ, kurš var pateikt, kāda būs nākošā doma, kāds būs nākošais mentālais impulss, kāda būs nākošā emocija? Mēs varam pateikt to? Atkarībā no situācijas. Aha. Bet tā mierīgi tu sēdi, teiksim, kas tev nākošais, kas tev iešausies prātā? Ja es sēdēšu viens, nav teikts, ka es sapratīšu, kas man nākošais. Ja tā nākošais, kas iešausies prātā, ir padomāt par to, kas varētu būt nākošais. Bet tas aizstās domas, kas nāks? Aizstās jau atkal. Iešausies, tad redzēs. Nē, tiešām, kas varētu man iešausies. Šeit man ir vieglāk pareģot, kas man iešausies. Teiksim, mājās man arī vieglāk pareģot. Ja es sēdēšu pilnīgi viens, tad man varbūt būs grūti pareģot, kas man iešausies prātā. Ja es pats nevirzīšu kaut kādā veidā to, ja es, teiksim, uz kaut ko jau nebūšu noskaņojies, Bet ja tu būs noskaņojies, Arī apstākļi vienmēr var kaut kā paspīdēt. Jā. Un aiziet skaņu, piemēram, nekas uzreiz piesaist uzmanību. Un līdz ar to es varbūt atkal interpretēju to atkal. Kā kuram atkal. Atkal tas trokšņojošais, vai ne, potiņš ir vēl kaut kas tāds, vai ne, kas kuram, kā mēs to uzreiz uztveram. Un līdz ar to, it kā mēs nespējam pat šo situāciju kontrolēt, un, lai cik mums šausmīgi to gribētos darīt. Un tas ir tas, ko mēs visu laiku cenšamies darīt savā dzīvē. Mēs visi cenšamies it kā salikt, un mēs cenšamies visus aspektus it kā nokontrolēt. Un līdz ar to mēs jau a priori sev ieliekam šajā ciešanas situācijā, tāpēc, ka nav iespējams visu stabilizēt un visu noturēt nemainīgi. Nav iespējams. Un tad mēs sākam izmisīgu cīņu. Viena no izmisīgajām cīņām, teiksim, ar novecošanu. Kas ir liela tēma, sarežģīta tēma, es piekrītu, bet mēs neesam gatavi akceptēt šo momenti. Līdz kaut kādam brīdim, teiksim, kamēr mēs esam mazi, vai ne, kā baigi fēni saturs arī, tu nevar sagaidīt, kad tu paliksi vecāks, vai ne? No 6 līdz 7 gadiem mīļais Dievs, to sagaidīt, tas ir kaut kas nereāls vispār. Kad te prasa, teiksim, kurā klasē tu esi, nesaka, ka tu esi otrajā klasē, tu esi šajā, vai ne? Tā kā, un gribās būt vecākam, un gribās būt lielākam. Pēc tam iestājas kaut kāds periods, kad ir vienalga, īpaši mēs nesaspringstam, un vecākās periods, kad prasa, cik vecums, tie 18 vai vēl kaut kādas citas lietas, vai ne, tur teikt, nemitīgi apsūkāts. Bet kur ir tā problēma? Mēs gribētu it kā palikt, teiksim, tajā konstantajā režīmā, teiksim, tajā konstantajā tēlā, kas mums līdzies simpātisks un patīkams, un mēs neesam gatavi akceptēt to, ka mēs visu laiku patiesībā ar katru brīdi mēs novecojam, ar katru brīdi mēs paliekam vecāki, ar katru sekundu mēs paliekam vecāki. Jā, bet tas ir atkal cits stāsts, jo tur atkal var paskatīties dažādos veidos uz šiem jautājumiem, un mēs arī varētu atrast arī veidus, kā šausmīgi nesaspringt par šo problēmu, jo ir lielākas problēmas, par ko jādomā. Tā kā aizvietot vienu problēmu, citu problēmu, tas arī viens no risinājumiem. Bet, labi, atgriežamies atpakaļ. Tātad pirmā cēlā patiesība saka, ka dzīvē ir ciešanas, mēs esam slimi, tātad mums ir problēma. Nākošais ir faktiski noskaidrot, vai šai problēmai ir cēloņi. Liekas, stulbs jautājums, protams, ka jebkām ir cēloņi, bet nevienmēr tā liekas, jo mums varētu būt kaut kas, mums ir jāsaprot, kas ir šie cēloņi, lai mēs varētu saprast, ko mēs varam darīt šajā situācijā. Un te parādās arī tā nianse, kas ir atšķir budismu no citām teiksim reliģijām, ka mēs atrodam šos cēloņus un konstatējam, ka šie cēloņi, mūsu problēma, mūsu ciešana, mūsu visu, teiksim, šo nepatīkamo situāciju cēlonis ir kas? Kas lūdzu? Vēlams varētu daļai. No paša. Tas pats skaidrēs Jā, sliktā ziņa, tas nāk no paša. Jo, respektīvi, tas, kā cēlā mēs sakām, tas ir karma, un tad atkal, kas karma rada, tas ir traucējošās emocijas, jā. Jo arī šīs traucējošās, pateikt, attieksmes, tās nav tikai emocijas.
Līdz ar to tā sliktā lieta tās ir attieksmes, tās ir emocijas, ko mēs paši radām. Caur kurām, teiksim, pēc tam, kad mums viņas, teiksim, ir radušās, mums viņas atkal ir parādījušās, tad mēs uz tā bāzes mēs rīkojamies, mēs runājam, mēs radām, teiksim, darbības, kuras ir, varētu teikt, sava veida kā enerģija, kas rada nospiedums, jau atstāja pēdas mūsu šajā smalkajā apziņā, kur mēs jau ieprogrammējam savas nākošās, teiksim, šīs situācijas. Nākotnes ciešanas vai nākotnes laimīgi. Un līdz ar to tā sliktā lieta ir tas, ka, ja mums kaut kas patīk, mēs varam pateikt paldies sev, ja mums kaut kas nepatīk, mēs atkal varam vainot tikai sevi. Un tā nav tāds, ir daudz cilvēkam tā nepatīk, tāds konstrukcija diezgan ir, labāk ir tomēr, ka ir kaut kāda, pieņemsim tāds, kaut kāda dievība, kas pārskata visu šitās lietas, kur ir baltā grāmata, melnā grāmata, vai ne, un tad izdala visiem, teiksim, atkal tos labumus pēc baltās grāmatas un, teiksim, to pērienu pēc melnās grāmatas. Un tad ir skaidrs vienkārši, es sekoju vienkārši priekšrakstiem, braucu līksmu uz priekšu, un tad es ceru, ka mums būs vairāk ierakstu baltajā grāmatā nekā melnajā grāmatā. Un galā, ja kaut kas ar mani notiek, tad es zinu, teiksim, tas nav no mans atkarīgs. Tas ir vienkārši viss ir, teiksim, šī dievtā kungu rokās, vai ne, piemēram, teikt. Es zinu, ka savulaik bija, es strīdējos ar saviem vecākiem, kad viņi man kaut ko pārmet, es teicu, ka principā jebkuru veidu pārmet, un pēc man ir pilnīgi garām. Es teicu, jo galā, viss, teiksim, tas, kāds es esmu, sastāv no diviem aspektiem. Pirmais ir ģenētika, un otrs ir audzināšana. Un līdz ar to, teiksim, ja jums kaut kas nepatīk... Paši uztaisīja. Es tieši tā, es sev uztaisīju, neuztaisīju. Es sev audzināju, neaudzināju. Lūdzu, tā kā ar visām pretenzijām atpakaļ. Bet šajā gadījumā ir faktiski vairāk tas, ka mēs runājam par... Ja, tas ir ļoti noderīga tēze, jā. Labka bērnu. Kopīraiti Nē, bet tiešām tā ir, kā domāt, tas lielā mērā tā ir, jā, jo ir aspekti, kurus it kā mēs varam kontrolēt, un ir aspekti, kurus mēs nevaram kontrolēt pareizi, un galvenais atrast pareizo pamatojumu, kurā situācijā. Bet šajā gadījumā, jā, teiksim, atgriežoties atpakaļ pie budisma, ir tas, ka šī otrā cēlā patiesa, ja viņi būtībā pasaka to, ka visas problēmas saknes un problēma risinājumu mums jāmeklē sevī pašos. Tātad atkal mēs atgriežamies atpakaļ pie apziņas. Kāpēc tā apziņa ir svarīga? Tāpēc, ka visas šīs lietas, viņas notiek ar mūsu apziņu. Ar mūsu apziņas starpniecību mēs gan radām šīs problēmas, un ar mūsu apziņas starpniecību mēs arī viņas izbaudām. Jo tāpēc, ka arī šīs sekas ir, teiksim, atkal pavisam viegli pieskaroties lielajai tēmai par kārnu, ir, teiksim, kaut kādā brīdī, pieņemsim, mēs kaut ko, mums ir radies kaut kāds impulss kaut ko darīt, un mēs uz viņu vai nu reaģējam, vai nu nereaģējam. Un, teiksim, šajā brīdī, kad mēs sākam vai nu reaģēt vai nereaģēt, būtībā jebkurā gadījumā, teiksim, tā ir reakcija, ja? Mēs reaģējam uz to, teiksim, varētu teikt, šiem no pagātnes nākošajiem impulsiem, kas mūs it kā vedina uz kaut ko, un mēs vai nu to it kā piepildām vai nepiepildām. Bet jebkurā gadījumā tā ir tātad reakcija. Un šajā brīdī, kad mēs uz to reaģējam, mēs sākam stādīt sēkliņas nākošajām mūsu pieredzēm. Tajā brīdī, kad mēs to darām, mēs sākam jau sev radīt nākotni. Mēs būvējam savu nākotni. Līdz ar to iznāk, ka katru brīdi mums ir paralēli divi procesi. Viens process ir no pagātnes nākošo potenciālu it kā nobriešana, kas mums parādās kā impulsi kaut ko darīt vai nedarīt un tā tālāk. Un arī nāk visi mūsu karmiskie ieradumi, teiksim, ir daudzas lietas, īpašības, reakcijas veidi, kurus mēs esam izkopuši iepriekšējās dzīvēs, un kas tagad vienkārši uzplaukst uzreiz ļoti saskaroties ar piemērotiem apstākļiem, uzreiz dod savu rezultātu. Un katru reizi, kad mēs kaut kādā veidā atkal norēģiem, mēs jau radām šīs nākotnes situācijas, nākotnes impulsus. Piemēram, mēs varam paskatīties, ja mums ir kaut kāda situācija, mēs paliekam uzreiz dusmīgi. Ja? Kas šajā brīdī notiek? Tad ir nobriedis, mēs esam iepriekš jau bijuši pietiekoši pazīstami ar dusmīgām reakcijām, un tikko ir bijuši parādās šie piemērotie apstākļi, mūsos rodās šis karmiskais impulss atkal eksplodēt dusmās. Šajā brīdī eksplodējot dusmās, būtībā nobriedinu, šis potenciāls ir nobriedis un vairāk viņa nebūs. Bet ko es izdaru šajā brīdī? Es nostiprinu vēl vairāk šo ieradumu, reaģēt uz šādām situācijām ar dusmām. Es esmu iestādījis atkal ierušinājis šo sēkliņu. Tad pēc tam, protams, arī varbūt ir kaut kāda saistītā reakcija, kas ir bijusi fiziskas dabas vai teiksim, kaut kādas, es esmu kādam kaut ko pateicis,
kas ir atkal cits, teiksim, atkal šis varētu ir karmiskais atzars, jo vēlāk es sastapšos ar līdzīgām situācijām, tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir tas veids, kā mēs tātad vienlaikus mēs pieredzam šo karmas nobriešanu, kas nāk no pagātnes, un no otras puses mēs atkal jau sev nodrošinam nākotnes pieredzes. Bet pati lielākā un pati svarīgākā šis karmiskais rezultāts ir tas, ka mēs sev nodrošinam nākotnes pārdzimšanu. Un priekš tā ir nepieciešama spēcīga kā karmiskā darbība. Un te ir svarīga lieta, teiksim, atkal, kāpēc ir varbūt jēga arī zināt dažus no šiem elementiem. Un viens no tiem, pirmais no šiem elementiem ir motivācija. Jo tas ir tas, kas nosaka kopējo šīs, nu, teiksim, darbības kvalitāti. Kas, teiksim, tas var būt balts, melns vai vēl kaut kas tāds. Tātad pirmais ir motivācija, otrs ir, protams, pati darbība, teiksim, arī šie apstākļi, kā mēs to darām, cik bieži mēs šo darbību atkārtojam, pret kādu, varētu teikt, šo objektu mēs vēršamies un tā tālāk. Un tad ir, pēc tam, tas, kas ir atkal ļoti, ļoti svarīga lieta, ir noslēgums. Kā mēs noslēgam šo darbību? Vai mums viņi pilnībā iepakota, teiksim, tāda pilnvērtīga darbība, tad, respektīvi, tam jābūt ir atkal, teiksim, tāda apmierinājuma sajūtai, ar pilnu pārliecību es labprāt to darītu vēl, ja man būtu tāda iespēja. Teiksim, kā parasti, teiksim, cilvēks ir taisnīgās dusmās, ir izlamājis kādu otru ļaužu, un pēc tam viņš būs tāda nepieciešama vēl vienreiz tāpat darīšu. Un neko slikti viņš nejūt, ka viņš būtu kaut ko izdarījis. Un viņš ir gatavs to turpināt. Tad līdz ar to šajā gadījumā viņš ir pabeidzis pilnībā, viņam bijis no sākuma motivācija, viņš ir noturējis šo motivāciju visas ļaušanas laikā, un viņš vēl beigās arī noslēdz arī, teiksim, šo ļaušanu ar pavisam tādu apmierinājumu sajūtu, ka būs nepieciešams, viņš bļaus vēl. Un tas, viņš nekā slikti šajā neredz, viņš ir gatavs to atkārtot vēl un vēl. Tā kā līdz ar to šī jau ir, teiksim, saskaņā ar budismu būs pabeigta karmiskā darbība, kas jau var nodrošināt veselu dzīvi mums visādas interesantas pieredzes, ja? Kaut kādā pārdzimšanas formā, kas, jāsaka uzreiz, tie, kas varbūt nav saskārušies ciešāk ar budismu, tie nav tikai cilvēki. Ja? Mēs varam pārdzimt interesantākos citos pārdzimšanas veidos, piemēram, dzīvniekos. Un kas arī vēl nav pats sliktākais pārdzimšanas veids, jo ir dažādas citas, teiksim, mums neredzamas būtnes, kuras saskarās ar daudz lielākām problēmām nekā pat tie dzīvnieki. Bet tas ir atkal cits stāsts, kur šajā gadījumā mums nav nepieciešams iedziļināties, respektīvi šie pārdzimšanas apstākļi var būt ļoti sarežģīti. Un šī dzīve varbūt ir bijusi ļoti, ļoti laba, bet tas nenozīmē automātiski, ka nākošā dzīve būs laba. Jo tas būs atkarīgs no kā? No tā kā nomirštam, ja? No arī tā, no kā, no visam, ja tajā brīdī mēs aktivizēsim kaut kādu no šiem potenciāliem, ko mēs esam radījuši, tas ir tāpēc. Un tāpēc ir svarīgi nomirt mierīgi, ieteicams nomirt ar pozitīvām domām un tā tālāk, jo tad ir, mēs varam iedomāties, ka tas miršanas brīdis kaut kur līdzīgs, man tāda analoģija, kā liekas, ir, ka mēs tā kā neapzinātā veidā faktiski, jo pilnīgi neredzot ar aizsietām acīm, mēs iebāžam roku tādā lielā maisā, kur ir baltas bumbiņas, melnas bumbiņas, un mēs izvēlkam ārā šo nākotnes pārdzimšanas, ja tā varētu teikt, versiju. Attaisam vaļā, johaidī, atkal garām, vai ne? Un tas ir tas, nu, tā liela loterijas vilkšana faktiski, vai ne? Tā kā, bet, un tur atkal, arī gluži kā loterijā, es pat teiktu, man liekas, tā analoģija pietiekuši labi, tādā ziņā, ka mēs paskatāmies, kādas ir varbūtības, ja? Mēs zinām, šīs planētas ir apmēram 7 miljardi cilvēku, ja? Bet cik daudz dzīvnieku? Jo dzīvniekos ietilps arī visi insekti, ietilps visi, teiksim, dažādas mazās būtnes, ko mēs vispār neesam pat redzējuši. Nu, tie nav 7 miljardi. Augi arī ir, baktērijas. Augi. Kur tā cilvēku skaits palielinās un dzīvnieku skaits samazinās? Tas nozīmē, ka cilvēku kopam paliek labāk. Viss būtu labi, ja mēs tā varētu paļauties. Jo pirmkārt, es teiktu, ka, ja mēs salīdzinām, cik daudz ir dzīvnieku, ja? Dzīvnieku skaits ir noteikti mērāms, es teiktu, triljonos un triljonu miljārdos, ja, teiksim, milzīgos skaitos. Līdz ar to, teiksim, arī šie 7 miljārdi, tas ir pilnīgi piedzīvot, kā cilvēkam ir varbūtība 0,00000, un tad ir ļoti, ļoti daudz tur to nuļu, un beigās varbūt tas viennieks kaut kur parādās. Viņš kaut kur parādās, neapšaubā. Mums arī budismā ļoti eleganti izēja no šīs situācijas, viņš saka, ziniet, šis visums nav vienīgais. Visum ir daudz, un, teiksim, mēs varam pārdzimt kaut kādās pilnīgi citās, teiksim, visumos līdzīgos apstākļos, varbūt, bet tas viss būs savādāk. Līdz ar to, budismā, kas ir svarīgi, arī ilgtermiņa perspektīva, un līdz ar to mēs atkal turpināsim kūleņot, un līdz ar to, kā man saka, ka var paiet veseli
miljardu gadu, ka mēs pat, teiksim, tādu vārdu, ja kā cilvēciskā pārdzimšana vispār nedzirdēsim, mums vispār nebūs jēgas par kaut ko tādu. Ja patiesībā, ja mēs esam piedzimuši kā dzīvnieki, mēs neuztveram cilvēcisko pārdzimšanu, mēs kā šķirri vispār neesam spējīgi pat uztvert. Bet ja piedzim kā cilvēkam ir balva vai sots? Budismā tādā. Budismā nav balva, nav soda, ja? Tas ir vienkārši, ir fakts. Mēs esam piedzimuši kā cilvēki, bet saskaņā budismu, protams, ir cilvēciskā pārdzimšana, jo sevišķi, teiksim, ir šī, varētu teikt, perfektā, ideālā cilvēciskā pārdzimšana, kuru raksturo veselu virkni, teiksim, dažādi parametri, tā skaitā tas, ka mums ir viss strādā, teiksim, prāts un ķermenis, ka mēs esam piedzimuši, teiksim, vietā, kas ir labvēlīgi mūsu garīgai attīstībai un tā tālāk. Un arī, teiksim, tas, ka mums ir zināmas kvalitātes, piemēram, ka mēs neesam ieslīdējuši kaut kādos pilnīgi šķērsos, uzskatos, jā, ja vēl kaut ko tādu. Līdz ar to tas tiek uzskatīts par milzīgu veiksmi. Tā ir milzīga veiksmi. Bet tas nav tomēr tāds veiksmes faktors. Tas nav tomēr tāds veiksmes faktors. Nē, tas ir tāpēc, ka tieši dēļ tā potenciāla. Pats par sevi tas, teiksim, jo pats par sevi jebkurš pārdzimšanas veids, mēs zinām, ka tur būs problēmas. Tas ir automātiski skaidrs, kā mēs te pārliecināmies visiem teorīnas, kāpēc ir problēmas, vai ne? Nav neviena, kas būtu bez problēmām, ja? Vienalga, kādā pārdzimšanā šis būtu. Bet tas svarīgākais ir tas, ka mums ir potenciāls. Atšķirībā, teiksim, mēs būtu piedzimuši pa ķirmi, ja? Tas bija vai pa prusaku. Jā. Piemēram, jā, ēdamais prusaks, vai ne? Tas arī ir forša karjeras perspektīva. Tas ir, kurā gadījumā, ja mēs esam piedzimuši kā ķirmis vai prusaks, kāds ir mūsu iespējas kaut ko darīt mūsu šīs atbrīvošanās labā? Es pieļauju, ka mums pat tāda tēze neparādās īstenībā, jo tajā brīdī mums jāmeklē ņēma, jāizvairās no uzbrucējiem, mums ir daudz lietas, ko darīt, mēs esam pilnībā aizņemti. Un mums, teiksim, kaut kāds šīs koncepti mums vispār neparādās mūsu mazajā pasaulītē. Un te ir pat redzams, ka prusaks, piemēram, vispār ļoti interesants lopiņš ir, ja? Viņš piemēram vispār bez galvas, viņš var nodzīvot nedēļu. Un tikai tāpēc, ka viņš nevar paēst, viņš nomirst. Ne? Viņam galva vajadzīga faktiski tikai, lai dabūtu ņēmumu iekšā. Un tā kā tas ir tāds, viņš pārāk nenositās, es domāju, dzīves jēgas meklējumiem un citām lietām. Tā kā tas tāds ir. Tā pārdzimšana nav pieredzīta, tomēr tas Dalai Lama, piemēram, viņš taču... Tas Dalai Lama, tas ir drusku cits gadījums, es baidos, kāpēc. Bet ir apzināta darbība. Tieši tā. Tā ir apzināta darbība. Tur ir tā šķirība. Bet ko viņi saka, teiksim, par pašnāvniekiem un, teiksim, tādām situācijām, teiksim, avārija vai teiksim, tādi trīņi, torņi, vai kaut kas tāds vienkārši, ka tu esi tajās apstākļos, tad tu esi pats sev to tā kā novarnīts. Jā, es tā saprotu, teiksim, tas kad prusaks ir prusaks, no prusaka evolucionēt līdz cilvēkam ir sarežģīti. Savukārt no cilvēka it kā salīdzinoši, ja visu dara tā kā vajag, grūtāk būtu nokļūt pie tā prusaka, vai ne? Tad, piemēram, kaut kāds ļoti jauns cilvēks, Hitlers, jā. Bet tas viņš ka viņš būs... Tas, teiksim, viņš... Tur ir vai daudz faktoru, kam jāsaka. Tam visam nāk līdz, viņi nav tik dominējoši, pār. Nē, pirmkārt, tās visas pārdzimšana ļoti sarežģīts pasākums. Pirmkārt, tāpēc, ka tur ir vairāk faktori, kas jāņem vērā. Un divi galvenie faktori ir tas, kāds ir mūsu kopējais, teiksim, potenciāls, respektīvi, ja mēs atkal atgriežamies pie loterijas maisa, cik daudz mums šajā maisā relatīvi ir melno bumbiņu, cik daudz ir balto bumbiņu. Un tas, teiksim, Hitlers ir vairāk taisījis visu laiku krāsojas melnās bumbiņas un medis tur līgsmi iekšā, ja? Tad ir tagad tas moments ir, kad Hitlers bāž to roku iekšā neapzinātā veidā, kur viņam tā roka aizslīdēs. Ja viņš ir, teiksim, miris šajā gadījumā, mēs pieņemam, ka viņš ir miris, nepieņemsim neko labāk, bet atkarībā no tā, kādā prāta stāvoklī viņš ir miris, tas nosaka, pie kādas bumbiņas aizķersies viņa roka. Un te ir tā nianse, ka īstenībā viņš varbūt ir visu dzīvi taisījis tikai melnas bumbiņas un metis tajā maisā iekšā, bet par cik viņš ir dzīvojis jau entās reizes. Un visās iepriekšējās reizes viņš nav bijis visu laiku tikai Hitlers. Tātad viņš ir kaut ko arī droši vien labi darījis, viņš ir bijis māte Terēze, viņš ir bijis vēl kaut kas cits, vienkārši tā sakot, viņam ir arī baltās bumbiņas. Un līdz ar to, teiksim, tātad no vienas puses ir tas, kādas ir šīs bumbiņu īpatsvars, un otras puses ir, teiksim,
ar kādu, varētu teikt, attieksmi viņš lien tajās bumbiņās iekšā, jo tas noteiks tā, kādu bumbiņu viņš paķers. Nu, protams, ja piemēram, viņš mirst ļoti labā, teiksim, noskaņā, viss ir feinu un apmierināts un dzīve un tā tālāk, mierīgi un altruistiski, bet viņam tajā maisiņā ir tikai melnās bumbiņas, ja? Nu, viņš nevar izvilkt ārā to, kā tur nav. Bet tas atkal, teiksim, tā varbūtība ir, nu, tāda, teiksim, nu, tas nosacīs, noteiks to, kādas tās varbūtības. Un tas arī kāds pārdzimšanas veids mums būs. To atkal nosaka tas, ka viņi saka, nu, pirmkārt ir atkarīgs no tā, cik varētu arī šīm bumbiņām dažāds svars. Jo mēs varam radīt bumbiņas, kuras ir smagākas, lielākas, ja tā varētu teikt, un bumbiņas, kas ir mazākas. Ja? Nu, tas atkal būs atkarīgs no šīs motivācijas, no tā, cik bieži mēs to darām. Tad reāli tas nav pat īsti bumbiņas. Tad nākošais moments arī tas, cik bieži mēs esam to darījuši. Jo mēs izvēlamies būtībā, mēs it kā saslēdzamies ar to, ko ar teikt, darbību, ja teiksim, prāta noskaņojumu, ar kaut kādām citām lietām, ar ko mēs esam labi pazīstami. Nu, piemēram, mēs atkal atgriežoties pie iemīļotajām dusmām, ja mēs esam vienmēr pieraduši reaģēt dusmīgi un kaut kādu naidīgi, tad arī šajā gadījumā mums šis noskaņojums ir būtībā tāds negatīvs. Mēs saskaramies ar problēmu, ja teiksim, ar šo miršanas procesu, tas viss mūs kaitina, tas viss ir kaut kas stulbs un vispār, un kas te notiek vispār. Un šajā brīdī dēļ tā varētu teikt, dēļ šī negatīvā strāvojuma, vibrācijas varētu teikt, mēs izvēlkam melno bumbiņu ārā. Un tāpēc ir tās nianses, ka budisms saka, patiesībā ir ļoti svarīgi mums gatavoties un, teiksim, gatavoties dažādos veidos. Pirmkārt, jau censties pēc iespējas taisīt, kā lieldienu noliņas krāsot, teiksim, taisīt vairāk šīs baltās bumbiņas, jā. Tātad veikt labos darbiņus. Otrkārt, teiksim, sevi pieredināt pie balto darbiņu darīšanas, kas mums tādā kļūst par ieradu, un līdz ar to mēs atkal, mums ir lielākas iespējas, teiksim, šajā nāves brīdī būt jau pazīstamiem ar šādu procesu, ar šo, varētu teikt, pozitīvo strāvojumu, kas mums nodrošinās. Un, protams, arī tiešām, kad arī pienāk šis brīdis, ja, ka mēs esam jau vairāk sagatavoti, mēs esam vairāk padomājuši par šo lietu, ļauties šim procesam, ja tā varētu teikt, baudu, jo tevis, ka kaut kādā brīdī tur tiešām ir bauda arī. Jo... Jā, bet Silvija, bet ja tā kā, nu jūs teicat, nu, ka mēs it kā nevaram, mūsu prāts nevar pieredzēt kaut kādas lietas, kas mūsos vienkārši nav, nu tā, teiksim, bet tad jau mēs arī tā pārdzimt nevaram. Kāpēc? Par nu, kaut ko tādu augstāku. Un tad, ka tas nav mūsu apziņā. Nē, mūsu apziņā jau nebūs, teiksim, šīs dzīves, ja? Mūsu apziņā varbūt, teiksim, šis potenciāls ir saskanīgais, ja tā varētu teikt, nu, strāvojums ir pozitīvā enerģija, vienalga, kā mēs to saucam. Vienkārši mēs nonākam apstākļos, kas ir. Mums nav tā, ka mēs izvākam tā kā ceļa zīmi jau, vai ne, gatavu, un te būs visa mūsu zīme iezīmēta, jo mums par kādu ir, teiksim, viena lieta, teiksim, tas, kādu bumbiņu mēs viņu izvēlkam. Bet tas, kas noteiks to lielo pārdzimšanu, ja? Kas būs it kā, teiksim, prūsaks, tur cilvēks ir vēl kaut kas tāds, teiksim, šo pārdzimšanas veidu, bet pēc tam nāk ir no šīm vājākām karmiskām darbībām, kurām nav pieticis jaudas uzražot pārdzimšanu kā tādu, viņas izkrāso mūsu katru šo pieredzes momentu. Un tad nāk, mēs visu laiku vēlkam ārā, teiksim, atkal šīs katru mīļu brīdi, mēs neapzinātā veidā vēlkam ārā šīs karmiskās bumbiņas no šī lielā maisa, un kas izkrāso, teiksim, līdz ar to, un tās karmas nobriešanas, tas svarīgākais elements ir, varētu teikt, ciešana vai laimes sajūtas vai neitrāls sajūtas, teiksim, parādīšanās mūsu apziņā. Un līdz ar to varētu teikt tā, ka, ja mēs paskatāmies uz to pašu, mēs apēdam to šokolādu, un mēs domājam, ka tā priekība apmierinājuma sajūta nāk no šokolādes. Un es teiktu, negluži. Viņi teikt, ka, teiksim, tā prieka vai apmierinājuma sajūta nāk no mūsu, teiksim, šī maisiņa, no karmiskā bumbiņu. Mēs esam izvilkuši šajā gadījumā balto bumbiņu, kas mums ir radījuši šos patīkamās izjūtas. Un šokolāda bijusi vienkārši apstākas, ir tā rociņa, kas ir izvilkusi faktiski šo bumbiņu. Bet šī rociņa nevienmēr var izvilkt, teiksim, šādu bumbiņu, jo, piemēram, ja mums sāp galva, ja mums ir kaut kādā pavisam totālā depresijā, mēs esam, ja vēl kaut kāds cits, es nezinu, kaut kas briesmīgs tās, mēs apēdam to šokolādu un nav tas prieka sajūtas. Kāpēc? Rociņa tā pati ielīdus iekšā, bet nav izvilkusies balta bumbiņa, šoreiz ir izvilkusies melna bumbiņa. Tātad ciešanas, ko mēs esam paši iepriekš kā uzģenerējuši to potenciālu. Un līdz ar to iznāk, teiksim, arī šajā gadījumā mums ir tāda pārdzimšanas veids, tā ir viena lieta, bet, teiksim, tie faktori, kas izkrāso katru brīdi, tie nāk atkal no iepriekšējās, atkal varētu teikt, no šīs karmas.
un viņi nosaka kopumā, varētu teikt, arī šo eksistences kvalitāti. Līdz ar to, pēc mēs arī varam piedzimt kā prusaks, bet ļoti labos apstākļos, piemēram, kaut kur netraucēti, kur mēs varam tur dabūt, un famous partners un tā tālāk, un liekas, mums ir kolēģi apkārt, un viss ir ģimeniski un jauki, un mēs vairojamies, un visu dzīvi mēs nodzīvojam ļoti skaisti un jauki un pozitīvi līdz pat, teiksim, brīdim, kamēr visas svešas spēks ir gaisā. Un ir kaut kādā cits, teiksim, cilvēks, kas, es nezinu, viņš piedzimst kaut kādā briesmīgā situācijā, viņš nonāk koncentrācijas nometnē, tiek spīdzināts gadiem ilgi un tā tālāk. Ir kā, varētu teikt, viens gadījums ir prusaks, ja? Tātad pārdzimšana slikta kopumā, bet ir aizgājis pozitīvā rezultātā dēļ šiem izkrāsojošiem elementiem. Cilvēks ir kā laba pārdzimšana, bet atkal šie iekrāsojošie faktori bijuši slikti un iznāk beigās tā eksistence, nu tāda. Bet taču jau var tā kā, tā koncentrācijas nometnē, sakrāt kaut kāds balts. Viņš var, tas būs nākotnē, tas būs tālāk. Mēs nevaram izmainīt esošo situāciju, mēs varam, un tur tā smalkā niansība, jo tā lieta ir tāda tajā brīdī, kad mums ir, teiksim, kaut kas ir, teiksim, notiek, mums parādās šī vai nu apmierinājuma vai neapmierinājuma sajūta, to mēs nevaram izmainīt. Tas notiek vienkārši šajā brīdī, kad mēs sajūtam, teiksim, laimi vai nelaimi, šajā brīdī to mēs nevaram izmainīt. Tas ir fakts. Mēs varam izmainīt tālāk nākošos momentus, censties izmainīt. Līdz ar to, tāpēc, ka mēs katru brīdi mēs vēlkam ārā atkal jaunas bombiņas. Un te atkal tas moments, ka mēs varam uzkrāt arī, teiksim, šo pozitīvo potenciālu, mest atkal iekšā, un ja mēs tur neražosim tās jaunās bombiņas, vai ne, tad, protams, kaut kādā brīdī mēs tās baltās bombiņas būsim izsmēluši, un vienkārši tas beidzās. Un tas ir arī, mēs arī, tāpēc arī redzam, nereti, teiksim, ir bagāts cilvēks, vai ne, bet viņš šajā dzīvē, ko viņš dara, viņš tur, teiksim, zog, laupa, dara visu kā pretēji, kas saskaņā šo pat budismu kā redzējumu ir pilnīgi pretējās darbības. Nekās, bet no kurienes? Kāpēc? Tieši tāpēc, ka viņš iepriekšā cīmēs kaut ko labi darījis. Viņam šīs baltās bombiņas uzkrāts, bet tas nenozīmē, ka tas krājums ir bezgalīgs. Tas nav bezgalīgs. Un viņš kaut kādā brīdī, ja viņš tagad neturpina ražot šīs baltās bumbiņas, kaut kādā brīdī viņš tie krājumi beidzās. Sakiet, kā ir tā motivācija? Tad ir, piemēram, tas Hitlers visu darīja ar tādu labu motivāciju priekš sevis, pieņemsim. Viņš un viņam grūti gāja, un viņš tomēr turpināja to iesākto. Un viņam likās, ka viņš tās baltās bumbiņas krāja. Kā viņas varēja palikt melnas, teiksim, tajā maisā? Uz kādu pamatu, motivācija tik svarīga. Nomirstoties, viņš bija mierīgs. Rīfentāli arī, ka viņa tā kā viņa filmēja, krājot savu baltās bumbiņas, un pēc pāris gadiem viņa pēkšņi tā kā attapās, ka visa nācija, viņa vienkārši visu pasauli viņa nosod par to. Tas arī, tas propagandas filmi, Jā, bet es domāju, šajā gadījumā tiešām atkal jautājums ir, protams, ka pirmkārt arī budisms saka, mums nevajag būt muļķiem. Punkts 1. Nē, tas tā liekas baigi saprotam, bet vienkārši tas, ka mēs esam labdabīgs muļķis, tas nav forši īstenībā, un tas neko labu nerada, ja? Ja, teiksim, šajā gadījumā, ja mēs, teiksim, pilnīgi nesaprotot, ko mēs darām, ja mēs pilnīgi ignorējam realitātes būtību, un šajā gadījumā tas tiešām ir, ja drusku mēs panalizējam situāciju, ja, teiksim, tas, ko viņš dara, vai tas nerada ciešanas kādam? Es gribētu teikt, ka ja mēs drusku panalizētu un godīgi uz to paskatītos, tas noteikti radīja miljoniem cilvēku ciešanas. Bet viņš ir kā attaisnoja to, ka citiem viņš palīdz. Tas ir cits stāsts. Attaisnot mēs esam ļoti talantīgi. Varbūt tā kā ar to kuģi, es iedomājos viņu, tā kā viņš iedomājās, viņš tur vienu tā, lai izglābtu to, tā, es domāju, cilvēkiem tās attaisnošanas iespējas ir ļoti. Tur jau bija arī tas nācijas pamats, principā, kad viņš jau nāca tāds atbrīvotāji un darītājs. Es domāju, ka viņi... Tur vēl ne tikai savas bumbiņas viņam krāmēja, bet vēl daudz citu. Cita mums nevar iekrāmēt bumbiņas, un tur tā sliktā lieta ir labā lieta. Teiksim, mēs tikai paši sev to maisiņu tur organizējam dažādos veidos. Jo tā ir tā lieta, atkal, ja viņš panalizētu vienkārši elementāri vienkārši ar veselo saprātu, pie šajā situācijā, noliekam visu, teiksim, šo situāciju uz galdi, tā varētu teikt, un apskatāmies, es veicu šādas un šādas darbības, man varbūt ir laba, teiksim, tā motivācija, bet kāds rezultāts tas varētu ģenerēt. Un beigās arī, teiksim, ir laba tā motivācija, jo, teiksim, arī viņa gadījumā, teiksim, tā agresivitāte bija ļoti izteikta, teiksim, tajā pašā viņa mana cīņa, teiksim, grāmatā un tā tālāk, tur uzreiz jau bija paredzēts, ka būtībā vesels kaut kādas nācijas,
Kad, nafīgi viņas mums ir vajadzīgas īstenībā. Viņš uzskatīja, ka tās nācijas rada arī lielākas ciešanas. Viņš teiksim, rada mazākas ciešanas, tad izslēgt tās lielākās ciešanas, ko savukārt tā nācija rada varbūt viņa nācija. Un tā ir totāli neziņa. Nē, bet viņa nācija... Tā ir totāli neziņa. Vienkārši šajā gadījumā, jo vienkārši ir tā lieta tāda, ka caur to, ka viņš iznīcinātu šīs nācijas, ja, vai tas kādam radikāli samazinātu kaut kādas ciešanas? Viņš uzskatīja, jā. Es domāju, ka vāciešiem tas radīs daudz labāk dzīves apstākļus. Daudz labāk dzīves apstākļus. Un viņu laime būs daudz lielāka. Jā, bet viņu laime būs lielāka, bet, teiksim, atkal tas jautājums ir par to cenu. Ja mēs iedomājamies, kāda jāsamaksā tā cena, lai, teiksim, šī laime būtu lielāka. Tad sanāk, viņš tādi labi nomotivēts muļķis tāds. Jā. Tā sanāk. Tā neizpratne tik dzīve, bet viņam es domāju, ka nē, tāpēc, ka mēs redzam vienkārši to labu motivāciju, jo, teiksim, naidīgums tā nav laba motivācija. Un viņam, teiksim, bija pietiekoši izteikts naidīgums daudzos gadījumos. Lepnums tā nav laba motivācija. Bet pretī jau stāv, teiksim, tomēr sajūs, ne sajūsmu, prieks. Varbūt nācijas par labu padarību slepkavošanu. Jā, nācijas laime. Tur tas otrs svars atkal ir. Nē, man liekas, kas vēl ir būtiski, kad jāņem vērā, ka tas bija viss, arī tā nācija un tā tauta tajā brīdī bija atbilstoši tam viņu vadonim. Ja viņš parādītos šobrīd, tad viņi tiešām varbūt daudz vai vispār pasmietos. Bet tajā laikā, acīm redzot, lielāka cilvēku masa bija gatava uztvert tādas idejas un parakstīties ar viņām. Plus viņš atbrīvoja no komunismu. Laikam tas budisms Nē, bet tur ir visādi jāsaka. Ko? Laikam budisms ir par to, ka tu visus tā kā mīli, tomēr tā kā, jā. Budisms īstenībā, es domāju vienkārši, budisms īstenībā manā uztverē vienkārši ir vairāk saskaņā ar realitāti. Viss tā morāli, viņi izriet no realitātes pareizes uztveres, un es domāju vienkārši tāds savā ziņā pietiekoši sakarīgs loģikas. Ja? Jo, teiksim, tā loģika ir diezgan vienkārši. Katram no mums, teiksim, tas dārgākais, ko mēs negribam zaudēt par visu vārdu, ir mūsu dzīvība. Vienalga, vai mēs esam skudra, vai mēs esam ķirmis, vai mēs esam tarakāns, vai mēs esam cilvēks, mēs negribam zaudēt savu dzīvi. Tas mums ir dārgākā lieta, ko mēs negribam zaudēt. Ja mums kāds grib to atņemt, tas ir acīm redzami, teiksim, tas ir sliktākais, ko mēs varam nodarīt tam cilvēkam. Protams, mēs varam izdarīt vēl sliktāk, teiksim, tādā ziņā, ka ja mēs laupam viņam iespēju, teiksim, tur attīstīties, iet uz priekšu, un tāpēc ir kā arī daudz lietas, kas saistīts, piemēram, es nezinu, ja mēs tur dedzinām kaut kāds, piemēram, grāmatas, kas izskaidro ceļus, kā mēs varam atbrīvoties no ciešanām, ja laupot cilvēkam šo iespēju līdz ar to iepazīties ar tādu veidu, piemēram, zināšanām, tas ir kā no budisma viedokļa atkal būtu kaitējums, ja. Jautājums vienkārši par šo kaitējumu nodarīšanu. Līdz ar to atkal tas ir no vienas puses tā kaitējuma nodarīšana, no otras puses ir tātad minimālā programma, kā viņa svētība Dalai vienmēr saka, vismaz nenodarīt kaitējumu. Ja? Maksimālā programma, ka mēs darbojamies pretēji, ka mēs palīdzam. Un tad ir tā palīdzēšanas veidi dažādi. Protams, mēs varam palīdzēt tādā fiziskā veidā, mēs varam palīdzēt, un tas arī jādara, kad mēs to varam. Un mēs arī varam, teiksim, palīdzēt cilvēkam piesmā zināšanām un tehnoloģiju. Savā ziņā, lai viņš pats, teiksim, jo tāpēc, ka saskaņā ar budismu, tikai mēs paši esam atbildīgi par to, lai mēs nonākam tajā gaišajā nākotnē. Lai mēs izveidotu labākas nākotnes apstākļus. Un līdz ar to tikai paši mēs varam, bet mēs varam pateikt cilvēkiem priekšā, teiksim, parādīt, teiksim, tos veidus, kā to var darīt, izskaidrot, varbūt, ja mēs kaut ko zinām, un tas ir, teiksim, tas labākais palīdzības veids. Bet tas neizstāsta arī to, ka, teiksim, ja mēs redzam, ka dzīvnieciņš ir, piemēram, izsalcis un kaut ko tādu mēs viņu pabarojam. Viss ir kārtībā, viss ir ļoti labi. Bet tas būtiskākais, mēs paskatāmies no šāda viedokļa, tāpēc, ka mēs cenšamies, ja tā varētu teikt, tādā vispārinātākā veidā, nedara otram to, ko tu negribētu, lai tev dara. Bet attiecinot to tiešām uz visām būtnēm vienādu. Kas patiesībā ir baigi grūti ir. Jo mēs uzreiz ļoti viegli saskaramies, teiksim, pirmais jau, teiksim, ar tiem, kas mums ir kā traucējuši, ko mēs uzskatām nesvarīgi, ja? Nu, tad, teiksim, nezinu, kaut kādas mušas, oda un citi, teiksim, lopiņi, kas mums traucē normāli baudīt dzīvi. Ko mēs viņus darām? Mēs viņus vienkārši slaktējam nost un mums ir vienalga. Mēs neuztraucamies to, ka viņš negrib zaudēt savu dzīvi. Tā ir viņa problēma, vai ne? Mums ir, teiksim, tas, ka ots man iekots, teiksim, man tas nepatīk, es viņu klakts un beigts. Un saskaņā ar budismu, teiksim, viedokļu būs, ka ja izstāst
apskatītos šo stāstījumu, vai ne? Kāpēc es nositu šo odu? Tāpēc, ka viņš nodara man ciešanas, vai ne? Es esmu tā pieķēries savam ķermenim, ka es negribu nekādas ciešanas sajust, vai ne? Līdz ar to es esmu gatavs nogalināt šo odu, atņemt viņam dārgāko, tāpēc, ka es gribu pasargāt savu ķermeni. Un saskaņā, teiksim, ar jebkuru normālu rietumnieku redzējumu, viss kā, kur tur ir problēma vispār? Pareizi. Un tad, teiksim, bet, ja mēs iedomājamies, mums pietiek vienkārši uz 1 sekundi iedomāties sevi šīs odu mātes, teiksim, lomā, jo tās ir odu mātītes, kuras soc asins. Tēviņi ir līgsmi veģetārieši, teiksim, un tādām lietām nenodarbojās. Un tad, bet mātītē ir atkal, kāpēc viņai nepieciešams asins, lai viņi varētu izdēt oliņas, ja? Jo, teiksim, to viņi nevar izdarīt, ja viņai nav asins. Tā kā tur viss atkal, teiksim, tas viss ir uzticēts, var teikt, darba dalīšana, vai ne? Par bērniem atbild māte, vai ne? Un lūk, šajā gadījumā tad iedomājas sevi šajā brīdī vienkārši šīs odu mātes. Mums ir jādabū, teiksim, šīs, mēs jau arī pat neuztveram to kā kaut kādu cilvēku, vēl kaut ko tādu. Mēs esam uztvēruši, ir parādījies barības lauks, es vienkārši, beidzot es esmu dabūjis to, vai ne, es tagad cenšos tagad to dabūt, un pēkšņi man izšķēja vienkārši. Tur ir ciešanas, tur ir šausmas, tur viss šīs emocijas ir. Vai mēs domājam, ka viņiem tas nav, vai ne? Dzīvību skaits ir limitēts. Kas otru? Dzīvību skaits ir limitēts, vai ne? Viņš it kā saskaņā budismu, tas ir vienmēr mistiskais jautājums, uz kuru nekad nav tiešas atbildes. Ja parasti saka, ka viņš ir bezgalīgi liels, bet viņš ir ļoti, ļoti liels, bet viņš nav bezgalīgs tā vērtīgi, viņš ir limitēts. Tā kā ja tā doma ir tāda faktiski, ka jaunas, vai tā teikt, vēseles, ja jaunas apziņas nerodās. Viss, kas ir bijis, tas ir. Viņas vienkārši varētu tiek transformējās, daži kaut kādi tiek ārā, citos vienkārši varētu tiek pārdzimšanas apstākļos nonāk labākos, vai ne? Bet tas ir viss tās, skaits nemainās. Jā. Un tā kā atgriežoties atpakaļ, te atkal arī parādās tās nianses, kāpēc it kā nepieciešama, faktiski tā ir empātija. Tas vienkārši ir tas, ka mēs saprotam to, ka mēs jau neesam neko īpaši. Mēs, principā, tādās lielās vilcienos ņemot, mēs no tā ķirme vai no tā oda, tādās pavisam globālās uzstādījumos, mums ir precīzi tās pašas vēlmes, vai ne? Gan tas ods, gan tas ķirmes, gan mēs vēlamies būt laimīgi. Un mēs darām visu, lai būtu laimīgi. Un mēs nevēlamies ciešanas, ne mazākās. Un mēs esam tādi paši, un viņi tādi paši. Precīzi tādi paši. Šīs vēlmes līmenī, šīs pamatvēlmi līmenī. No kurām izriet pēc tam pārējās visas lietas, jo, teiksim, mēs esam gudrāki, mums ir vairāk vēlmes, mums viņas ir jāapmierina savādākos veidos. Ods un prusaks, viņiem ir vienkāršākas vēlmes, bet viņi arī zina, kā to darīt, kā viņas apmierināt. Un viņi dzīvo, teiksim, atkal savas dzīvības šajā veidā. Un cenšas izvairīties no savas eksistences ciešanām tādos veidos, kā viņi to māk, un mēs darām atkal to savas eksistences veidos, kā mēs to mākam. Vēl atgriežoties pirms tam, teiksim, ja manai dzīvībai briesmas vai par to kuģi, ka bija tas gadījums, jūs stāstījāt. Tad kā tad ir labāk? Tā kā gaidīt, lai mani vai es? Tas ir tas lielās izvēles iespēja. Jo tāpēc, ka ir kaut kādās situācijās jākatās, sagatavojies un ļauj. Nē, tas ir jāskatās vienkārši no situācijas varētu teikt optimāli risinājumu viedokļi, tā varētu teikt. Jo šajā gadījumā, piemēram, ja mums ir kaut kādas spējas, ja mēs, teiksim, spējam redzēt citu cilvēku prāti, mēs jau spējam kaut kādā veidā, vadīt viņu tur pārdzimšanu, vēl kaut kas tāds. Un patiesībā jau atkal tas svarīgākais, tā motivācija bija šim kapteinim bija altruistiska tieksme, tiešām pasargāt, pirmkārt arī šos, teiksim, 500 cilvēkus, teiksim, no nogalināšanas, kas nav centrālais, bet centrālākais ir īstenībā pasargāt šo potenciālo slepkavu no šīs milzīgās negatīvās karmas, ko viņš akumulētu. Un līdz ar to viņš būtībā nogalināja cilvēku, viņš apzināti būtībā šo, un arī par to, kā viņš, var teikt, dabūja savu karmisko īstermiņas ļoti, ļoti īsa brīži kā sodu, vai ne, par to, ka tāpēc, ka darbību, tomēr viņš atņēma dzīvību. Kas ir faktiski tāds, viņš to arī kurā gadījumā it kā labā motivācija, bet tomēr mēs dabūjam abas puses it kā šajā gadījumā. Bet ņemot vērā to, ka tā motivācija tik spēcīga, ka es esmu gatavs uzņemties šīs ciešanas, es esmu pilnībā gatavs uzņemties šīs sekas,
tik ļoti es esmu gatavs faktiski šim palīdzēt šiem pārējiem, šim konkrēti gadījumā, šim cilvēkam, ja šim potenciālam slepkavim, paglābt viņu no viņa ciešanām, uzņemoties, varētu teikt, nevajadzīgas ciešanas pats. Bet tāda motivācija baigi reti, es domāju. Tā kā, teiksim, bite, kura iedzeļ un nomirst, bez mazā, jā. Bite ir savādāk, teiksim, viņi pirmkārt, es domāju, viņi nezin, ka viņi nomirs. Otrakārt, šīs dzēlienes ir nāvējušas tikai saistībā ar cilvēkiem, jo normālā veidā viņiem tas, teiksim, ja viņi iekožas kukaiņu, viņai nekas nenotiek. Jo cilvēki ādi, diemžēl, pārāk elastīgi, un tas dzēlons ieķerās, un viņš norāv viņai, teiksim, bitē to daļu arī pēcpuses, faktiski, un līdz ar to viņa... Jā, bet viņa jūt, principā, apdraudējumu sev, teiksim, kaut kādai savai saimai, un tā rezultātā. Bet arī saistībā ar bitēm, tur arī mēs redzam, ka viņas, teiksim, ir gatava altruistiski atdot savu dzīvību, nedomājot, ne brīdi, teiksim, ka viņiem uzbruk viņas ir kaut kāds lapsens, vai ne, teiksim, tā tipiskā situācija, lapsens uzbruk, teiksim, bitēm, un tad šie sargi, un pēc tam arī visi darbi, bites vienkārši metās aizstāvēt, ne brīdi nedomājot par savu šo eksistenci. Varētu teikt, ļoti interesants gadījums, būtībā, kas ir kā šiem tā kā skudurām un bitēm, teiksim, varētu teikt altruisms, jā. Jo šādajā gadījumā viņš stāda savu eksistenci daudz, teiksim, zemākā līmenī nekā, teiksim, ir kopējais šis salikums. Otrs ir, teiksim, arī, teiksim, daudzos gadījumos ir dzīvnieku mātes, jā. Sava mazo. Jā, bet es domāju, vienkārši, ja mēs runājam kā vairāk, cilvēkiem varētu būt vairāk arī konceptuāli, bet, protams, šīs ir kā tāds pamatlietas, jā. Ka arī mātes ir tiešām gatavs darīt pilnīgi neiedomājums lietas, un nevilcinoties faktiski gatavs arī atdot savu dzīvību. Tā ir skaitā, teiksim, lai glābtu šo bērnu. Un tas ir pilnīgs, varētu teikt, tas ir, man liekas, vistīrākais altruisms, kas vispār ir pieejams mums tādā sadzīviskā līmenī. Jo parasti citos gadījumos mums vienmēr ir, lai mums it kā ir altruisms, bet ļoti daudzos gadījumos, teiksim, tas ir maskēts, ja? Jo nereti mēs, teiksim, arī redzam, piemēram, arī kaut kādi, nezinu, tur labdaļi tur ieziedojuši, bet lūdzu mums lielu plakātu, lai, teiksim, šis ziedojumi veica, vai ne šīs personāšas, un šī firma un tā tālāk un tā tālāk. Nekas jau nav jau slikti, protams, tas, ja, teiksim, mēs veicam šo labo darbību, cenšamies palīdzēt, bet tad jautājums ir par to patieso motivāciju. Vai es to uzskatu par feinu reklāmu vienkārši? Ir kā pozitīvs darbiņš, reizē arī vēl reklāmu, kas īstenībā nomaitā to pozitīvā darbiņu, it kā jau, tā motivācija. Kas ir reāli man pamat motivācija? Kāpēc es to daru? Un tas ir vienmēr ļoti tāds sarežģīts jautājums, jo, kā es teicu pirmajā reizē, ka mums visiem ir iebūvēta arī, man liekas, vismaz cilvēkiem noteikti, teiksim, tā vēlme justies labi. Un vēlme justies labi saistībā ar to, ar savu pašu tēlu, kā mēs sevi redzam. Un mēs nekad normāli sevi neredzam kā kaut ko pilnīgi tādu, kā sliktu personu. Kādreiz ir tas tur ir kā kaut kā tur pārdzīvuma apakstot, bet normāli mēs gribam justies labi. Un tas ir tieši atkal, piemēram, raksturīgs ir tiešām psihopātiem un sēdībai slepkaviem un tā tālāk. Viņi ir pilnīgi hipertrofēti to uztver. Tādā ziņā, bet viņš vienalga jutās, ka viņš ir labs cilvēks. Viņš nav neko īpaši veicis, vai ne? Viņš ir nogalnējis tur pārdusmīgi cilvēks, bet viņš atrod izskaidrojumu, kāpēc viņš to darījis. Atkal stāsts arī par tiem pašiem Otro pasaules karu, un, teiksim, iz ģimenes vēstures, vai manai mammai savulaik bija vienkārši iznāca tā, ka viņiem bija tur vācu šis apmetne tūmā, vācu bija vienkārši karaspēks, un tur bija arī vienkārši, viņi bija pavisam maza meitene bijusi, un viņi tur bija pakritus, un tur viens tas kareivs tur iesaitēt roku, vēl kaut ko, un uzreiz bija pat vienaldi neskatīt, es iesaitēt to roku, gatavs tur bērnam palīdzēt, kaut tāds. Pēc tam, cik man vecāmam un arī viņas mamma runāja vāciski ļoti labi un tā tālāk, viņi vispār tur tiem vāciešiem tā runāja. Pēc tam tas ķeks vienkārši stāstīja, kā viņš tur, nesen viņš bijis komandējumā vai ne, un tā. Uz Audriņiem bijis, tur, teiksim, viņiem tāda vieta tur esot bijusi, un tur viņi veic tādu operāciju, un sadedzināja tur cilvēkus, un vēl kaut kas, vīrieši, sievietes, tur bērni, vai ne, un tā, man vecāmām, vecmāmām pilnīgā šokā kā, un tur arī sievietes, un veci cilvēki, un bērni, jā, bet viņi visi bija partizāni. Feini, ļoti normāls izskaidrojums tev ir. Teiksim, vienā gadījumā tātad tev ir bērns, kuram, protams, bērnam jāpalīdz, vai ne, tur pat ir iesaitēt rokas gatavs palīdzēt. Otrā gadījumā tu dedzini citus bērnus, un tas ir, tie bija partizāni. Un tu jūties labi, viss ir kārtībā, viss ir mierīgi. Tu esi veicis labu darbiņu, tu esi atbrīvojis šo pasauli no partizāniem. Un tas ir tas savā ziņā mēs varam teikt, ka ja tu drusku panalizētu
Un es domāju, ka tieši tas, ka mums ir nepieciešams, varētu teikt, dehumanizēt arī, teiksim, šos cilvēkus, kāpēc? Tāpēc, lai es justos labi. Es īstenībā, ja es vienkārši tāpat sadedzinu, tur, teiksim, tur kaut kāds cilvēks, es nejūtos īsti labi, kaut kas tā kā, nav īsti lāga, vai ne, tos cilvēks tā parasti dedzināt. Bet tā es pasaku, ka, tie bija partizāni. Principā tie nebija cilvēki. Viņi bija ļoti, ļoti slikti cilvēki. Un man viss ir kārtībā. Es labi jūtos, es esmu padarījis visu, un esmu naktī mierīgi, un man nav nekādas problēmas. Un tas līdz ar to, ja, teiksim, mēs atrodam vienkārši tās radošās schēmas, kā sev izskaidrot lietas, un līdz ar to patiesā motivācija, jā, varētu būt, es vienkārši, es akli sekoju pavēlēju, un es biju labs karavīrs, varētu teikt, es sev iestāstu, ka tā ir man patiesā motivācija. Un es kā kaut ko labu veicu, bet tas jautājums ir, ja mēs drusku pāranalizējam, un līdz ar to es saku, mums nevajag būt arī idiotiem. Mums ir jābūt visu laiku tomēr saskaņā ar realitāti, un visu laiku jāsaprot, ko mēs darām reāli. Un kādu iespēju tas atstāja. Jautājums par to karmas nobriešanu, par to kuģi stāstu. Un, teiksim, ja tam noziedzniekam tā karma bija nobriedusi, ka viņam ir, teiksim, jāveic kaut kas tāds pavisam slikts, un tad viņu noceļ tā no trases, vai viņam turpināsies tā karma nākamajā dzīvē, ja viņam jau tur citi samets tās baltās bumbas? Nē. Karma nav liktenis. Tādā ziņā, ka mums liekas liktenis, tas ir kaut kas iecementēts. Mēs esam uzlikt uz sliedītēm, un mēs tagad ripojam par šīm sliedītēm uz priekšu. Ko es varu izdarīt tādas sliedītes, tā es ripoju tevis. Bet tā nav. Vienkārši mums katru brīdi ir, teiksim, izvēles iespēja. Nereti mēs varbūt nezinām, pie kā novedīs šī izvēle. Ja? Teiksim, karma vienkārši ir impulss. Man radās impulss, teiksim, es iziet uz ielas, man notriec mašīnu. Ja? Man radās šis impulss, es jau nezināju, kāds būs tam sekas. Bet es vienkārši esmu uzreaģēju, teiksim, no man pieejamās informācijas ar sev vadīto, teiksim, motivāciju, tad tā pagātnes karma, viņa nobrieš šī impulsa veidā, un es viņu vai nu reaģēju, vai nereaģēju. Principā es vienmēr reaģēju kaut kādā veidā, vai nu es pakļaujos, es ļauju šim impulsam vai nē. Bet tajā brīdī, kad šis impulss ir nobriedis, viņš ir pabeigts. Viņa vairāk nav. Bet viņš neizvēlējās. Viņš izvēlējās. Nē, viņš neizvēlējās, lai viņu nogalinātu. Viņš gribēja pabeigt to savu. Viņam bija tā doma, teiksim, jau radusies, teiksim, nogalināt. Bet viņš darbību nebija pabeigts, viņš nebija viņu sācis vēl. Viņam bija radies impulss, teiksim, nogalināt, un viņš jau sāka pamazām uz to kustēties. Un tad viņš tika noņemts no trases, līdz ar to viņam nobrieda kaut kādi šie negatīvie potenciāli, kas aizgāja. Un visu, protams, tas neizslēdz iespēju, ka kaut kādā citā dzīvē atkal nonāk kaut situācijas ar atkal uz cita kuģa, ar citiem 500, teiksim, fruktiem, viņam atkal balstoties uz iepriekšējiem kaut kādas šīs labi uztrenētās pieredzes, viņam atkal rodās vēlme novākt, vai ne, šos 500. Varbūt tur neparādās neviens gaišredzīgs ļaušs vai nekas ir gatavs viņu tur novākt, un viņš to arī realizē. Un visu laiku teikt tā svarīgā lieta, ka mums ir jāpatur prātā, visu laiku mums ir no mums pieejamās informācijas jāizvēlās optimālākais šis. Bet te teiksim, nav informācijas. Ir bijuši pasaulē režīmi, komunisms, kur vispār nav informācija, nekāda nav. Nē, bet kur tev saprast, kur ir realitāte, bet nav, katram kas ir pareizi, kas nav pareizi. Ja tev ir viens reglaments, teiksim, un viens ceļš. Es nerunāju šajā gadījumā par vispārnātu informāciju, teiksim, par to, kas notiek valstī, tādām citām lietām, bet pavisam tīri cilvēciski novērtēt šo situāciju. Ja? Ja tev vienkārši saka, ok, šis ir tautas ienaidnieks, šāv viņu nost. Ok, tev pieejamā informācija tad ir pirmkārt, ok, ir skaidrs, ka, teiksim, tev tagad dod pavēlt nošādu šo cilvēku, ja? Tur ir kaut kādi politiskie uzstādījumi, ideoloģijas uzstādījumi un tā tālāk, bet reāli, kas, teiksim, notiek, tev ir dzīve būtne, kurai tu gatavojies atņemt dzīvību. Nē, viens ir dzīvība, otrs jau ir, teiksim, vēl visādas citas darbības, kas izraisa, teiksim, kaut kādu negatīvu rezultātu. Jā, protams. Tas vienmēr ir, teiksim, tev apzinātas un, teiksim, tev vispār izprotams, kāpēc tu to dari, jo tu eksistē un dzīvo, teiksim, kaut kādos tādos tas jautājums, ka tev uzreiz, pirmkārt tev jāatbild uz jautājumu, kāpēc tu to dari? Godīgi. Jāatbild uz šo jautājumu, kāpēc tu to dari. Un jo daudzos gadījumos mums šīs atbildes liekas nepatīkams, tāpēc mēs nesprasam šos jautājumus. Vienkāršāk ir dzīvot neziņā. Un līgsim braukt uz priekšu vienkārši un aizvērt acis un tad ir kā mums nav šīs iekšējās kaut kādas problēmas, ja, kā parasti saka par sirdsapziņu, ka tas ir, vai nu, viņi tāpat kā kāmīts esot, vai nu grauž vai guļ, vai ne? Bet ja visiem tās ciešanas ir vienāds, tas sanāk, ka nav nekās arī, vai tur nošākt tautas ienaidnieku vai nosist lodzi. Jā, šajā gadījumā, nē, bet, protams, atkal, ja parādās tās ciešanas, protams, ir vienāds zaudēt dzīvību, vienādā mērā nevēlās ne tautas ienaidnieks, ne otrs, ja.
Bet tā problēma, ka mēs varētu teikt, ka noteikti, ka tautas ienaidniekam bija lielāks potenciāls sniegt sabiedrībai kaut ko labu nekā odam. Līdz ar to, teiksim, te parādās arī, un atkal parādās tās sarežģītās, pieņemsim, situācijas. Ja, es nezinu, ja mums ir ar malāriju slims ots vai nekas tagad kož mūsu bērnam, ne? Ko mēs darām? Kas? Knaukt. Nu, jā. Un īstenībā arī varētu teikt, tā ir ļoti sarežģīta situācija, kad divas, teiksim, kaut kādas jūtošās būtnes, mums jāizvēlās viena, ja? Un, teiksim, atkal tā pati situācija, ja, teiksim, zirneklis un muša. Ja, ja zirneklis tev mušu nedabūs, viņš nomirs badā potenciāli. Bet dabūs citu mušu. Viņš dabūs citu mušu varbūt, jā. Bet, protams, it kā varētu atkal teikt, ka zirnekļa bada ciešanas ir salīdzinoši niecīgāks ciešanas nekā mušai zaudēt dzīvību, tās ciešanas. Ne? Tā kā, bet, ja viņš no bada zaudē dzīvību, tad atkal ir. Jā, bet tad mēs varam teikt, ka mēs varam mazgāt rokas nevainībā, viņš nenomir mūsu dēļ, vai ne, teiksim. Bet no otras puses atkal tas ir ļoti, ļoti sarežģīts pasākums. Godīgi sakot, mums jābūt godīgi sakot skaidriem par mūsu motivāciju atkal. Un ir gadījumi, kad, protams, ir grūti, teiksim, šīs izvēles. Bet dažkārt, teiksim, viņas ir nosacīti vieglāks. Parasti mēs ar tik smagām sastopamies daudz retāk. Un tas ir katrā gadījumā, tas ir individuāls pasākums. Un arī tev pašu pēc eitanāzija. Ja? Viņš ir tiešām sarežģīts jautājums, kur nav viennozīmīgi atbildi arī, kur svētība Elārijā mēs saka, tas ir jāskatās no gadījuma uz gadījumu, tiešām pašiem jau pirmkārt godīgiem pret sevi, cik mēs esam tiešām. Jo tāpēc, ka arī tur ir tas gadījums, ka varbūt, ka es varbūt vienkārši nevaru ciest tā cilvēka ciešanas. Tādā ziņā, ka man pa smagu, es vairāk to nevaru, vai ne? Un tas ir atkal, vai tas ir labākais veids. Vai arī tā tiešām no otras puses tādā ziņā, ka es tiešām pilnīgi esmu gatavs pat iet uz šo soli, kā laupīt cilvēkam dzīvību šajā gadījumā, jebkurā gadījumā tas iznāk, ja? Un, teiksim, bet es esmu gatavs uzņemties, tāpēc, ka tiešām vēlos viņam palīdzēt. Un te atkal tā problēma arī tiem pašiem pašnāvniekiem, ja? Jo pašnāvnieks faktiski, viņš saskaņā šo budismu redzējumu nav slepkava, jo tur arī iestājās savu veidu, teiksim, šīs, varētu teikt, definīcijas, jo, lai būtu slepkava, tad upurim ir jānomirst pirms tevis. Un līdz ar to šajā gadījumā tas nav iespējams, vai ne? Upurs nenomirst pirms slepkavas, vai ne, teiksim, šajā gadījumā mēs varētu teikt labākajā gadījumā, viņi nomirst kopā, bet varētu teikt, ka šajā gadījumā tā ir smaga miesas bojājuma nodarīšana, kas novedus pie cietušā nāves, un tad līdz ar to, teiksim, atkal tas nekas pozitīvs nav. Mēs esam sev uzkarāmēšanas uzražojuši diezgan lielu, diezgan smagu. Mēs esam nogalinājuši pirmkārt cilvēku, ja, un mēs neesam nogalinājuši, bet es saku, mēs esam nodarījuši smagus miesas bojājumus cilvēku, un tātad būtnei, kurai bija liels potenciāls, kas varēja būt potenciāli noderīgi arī citiem, un līdz ar to tas ir pietiekoši smags pasākums, un līdz ar to mēs neesam neko atrisinājuši. Tas ir sliktākais visā šajā pasākumā. Mūsu tā īstermiņa problēma, kas mums it kā ir iespīlējuši šajā situācijā, kur mums liekas, ka risinājums, ka mēs gribam no tā izbeigt, mēs neko neizbeigsim. Jo mēs to situāciju neesam nekādā veidā atrisinājuši, mēs esam tikai pieražojuši klāt vēl vienu, teiksim, lielu smagu bumbu. Un tas ir, tāpēc no budismu viedokļa tas noteikti arī nav nekas veicināms, atbalstāms vai kultivējums. Bet, piemēram, tāda situācija ieslodzītais, mūža ieslodzītais, kam, teiksim, viņš ir ieslodzīts pēc iespējām atbrīvot. Un viņš ir nožēlojis, visu sapratis un teiksim, it kā izēdis to darba spaini, bet viņam visu mūžu tāpatās jādasēž. Tad vai teiksim, viņš, piemēram, laupa sev dzīvību un ātrāk reinkarnējās un kaut ko citu dara. Kāpēc? Tāpēc ir pat šis FPMT sistēmā tas Liberation Prison Project, ja, kas ir cietuma atbrīvošanas projekts, atbrīvošanās cietuma projekts, kas faktiski nav paredzēts, lai iemācītu cietumnieks, kā izbēgt no cietuma, bet kas ir paredzēts tiešām, lai viņi izmantot šo laiku liederīgi, jo izrādās, ka viņiem pietiekuši daudz uz šī brīvā laika ir, un kaut ko veiktu, kaut kādus solīšus tam, lai, teiksim, šī pirmkārt jau nākošā pārcemšana būtu labāk, bet arī viņš vispār tālāk pavirzītos uz priekšu savu šo, varētu teikt, uz atbrīvošanās un apgaismības ceļu, un tāpēc tā veikšana, teiksim, šajā gadījumā jums jānošķir divas lietas. Jo pirmā lieta, teiksim, tas, ka šis cilvēks, viņš arī nožēlo, tas, protams, it kā palīdzēs, tas viņam ražot jaunas bumbiņas, bet tas, ka viņš ir izdarījis šo lietu jau, viņš ir uzražojis šo melno bumbu.
Un, teiksim, ar visām no tām izrietošajām sekām, ja, teiksim, kādi bijuši tie apstākļi, tāda arī tik liela tā bomba būs un tik liela melna, un viņi ir akurāti noglabāti. Un viena lieta tātad ir tas, kā viņus soda, teiksim, cilvēku sabiedrība, jo cilvēku sabiedrība arī ir uzlikta, teiksim, savā ziņā savus kodeksus, ja, teiksim. Un, bet patiesībā tas ir bezjēdzīgi drusciņi. No, ja skatās no tādā ilgtermiņa redzējuma, tas, ka mēs pēc tam tagad to slepkautu sodam tā tālāk, mēs varētu teikt, tas ir tikai tajā mūsu ierastajā ikdienas, teiksim, salikumā, kā sabiedrība darbojas, kā sabiedrība organizē savu dzīvi. Bet no šī karmiskā soda viedokļa, viņš jau radīs sekas, kuras ir neizbēgas. 100 punktu viņš pats dabūs šīs, teiksim, sekas atpakaļ. Un kas ir varbūt ir, līdz ar to arī tas atkal no budismu viedokļa grūti pieņemamā lieta ir, ka patiesībā, pieņemsim, iedomāsimies pavisam kaut kādu galēju situāciju, ja? Ir mazs bērns, kuru tur, teiksim, zvērīgā veidā ir nogalinājis kaut kāds slepkavnieks, ja? Un visi tagad, protams, visi jūt līdz, teiksim, šim mazajam bērnam, un ir gatavi saraustīt gabalos šo slepkavnieku. Bet reāli, kas ir noticis šajā situācijā, ja atkal paanalizējam no budismu viedokļa? Šajā situācijā tad šis mazais bērns, kurš arī nebija nekāda neaprakstīta balta lapa, maziņš eņģelīts, bet viņš arī, teiksim, ir būtne, kas ir iepriekš kaut ko saražojis. Viņi bija radījuši šos savu melno bumbu, kuru nobried ļoti nepatīkamā, ļoti smagā veidā, protams. Un kas, teiksim, nav nekas atbalstāms, ir veicināms, ir vēl kaut kas tādā. Bet viņi vienkārši savu melno bumbu izdzīvoja. Vairāk šai būtnē šīs melnās bumbas vairāk nav. Mēs varam pat pieņemt, ka varbūt tieši balstoties uz to, ka ir bijusi tik milzīga traumatiska pieredze un tik liela melna bumba ir izdzīvot, ka varbūt tālāk tur viss būs kārtībā. Protams, tas cits jautājums. Ja? Bet šajā gadījumā, ko ir izdarījis, teiksim, šis slepkavnieks, viņš ir iekrāvis savā groziņā milzīgu lielu melnu bumbu. Un viņš notiek kaut kādā dzīvē, viņam ļoti liels iespējas piedzimt par šo mazo bērnu, kaut tālāk uz priekšu. Un līdz ar to mēs it kā jūtam līdzi, teiksim, šajā situācijā, teiksim, tam mazajam bērnam, un pilnīgi saprotam iemeslu dēļ, jo tas, teiksim, noteikti bija milzīgs ciešanas un viss pārējais, bet patiesībā šis slepkavnieks ir tagad jau sācis savu soli šādu veidu eksistēts, kurš neglābiem beigsies ar šādu veidu pieredzi. Un mēs tajā brīdī mēs nekā līdzjūtību neizjūtam. Te ir tā kritiskā lieta, ka mums ir kā jāsajūt, ka šajā brīdī arī šī līdzjūtība pret šo slepkavnieku. Mums, protams, ir jāparūpējās, lai viņš atkal, kāpēc viņš būtu vēlams iesēdināt viņu tomēr cietumā, ja, teiksim, lai viņš neizdara jaunu, tieši tā. Tas būtu tikai vienkārši, lai viņu pasargātu no šī. Bet vai tas, kurš ieslodzē to slepkavnieku, viņš arī dabūja melno bumbu vai ne? Jā, tas bija. Nē, kāpēc? Es domāju... Kā viņš izdara kaut ko sliktu? Viņš sagādāja ciešanas tam slepkavniekam, viņš iebāz. Jā, bet viņš atkal, mēs varam paskatīties, ka viņš paglāb ļoti daudzus bērnus. Tieši tā. Un viņš paglāb šo slepkavnieku no milzīgas tālākas negatīvas karmas uzkrāšanas. Viņš veic labu darbu. Viņš izjūta naidu, tad ja viņš izjūta naidu, tad viņš uzkrājas melno bumbu, protams. Būs laiks jautājumam, vai tagad drīkst pajautāt? Jā. Par pieķeršanos. Kas par problēmu ar pieķeršanos? Aha, lielā problēma. Pieķeršanās, jā. Vai ir vēl kāds, kas domā, kā pieķeršanos nav problēmas? Es neteicu, es fikšu Nē. Nē, tas nav tā, ka es reizi sastādīšu melno sarakstu. Nākošais reiz var nenākt. Nē, tā tas nav. Pieķeršanos rada ciešanas. Tas ir cilvēkam vai lietai? Vienalga. Cilvēkam vai lietai. Un te ir viena smalkā niansība, kur parasti, teiksim, tiešām ir lielas diskusijas par to, tāpēc, ka mēs sasienam kopā pieķeršanos un mīlestību, ka tas ir praktiski viens un tas pats pareizi. Pieķeršanās kaut kas feini. Mēs sakam, teiksim, šis bērns ir pieķēries savai mammai, vai tas ir mīlu un jauka, vai mamma pieķērusies ir bērnam. Bet tā problēma ir kas, ka šī pieķeršanās un mīlestība ir radikāli atšķirīgas lietas. Un tā atšķirība ir kur? Atšķirība ir fokusā. Uz ko es esmu fokusējies? Jo tad, kad es esmu pieķēries, šitā lieta man patīk, ja šis cilvēks man patīk, šī lieta vai cilvēks tagad darīs man laimīgu, un tāpēc man šo lietu vajag. Vai cilvēku. Un man viņi jānotur. Un līdz ar to man sākās visas tās pašas lietas, ka, teiksim, pirmkārt man ir moks, kad es nevaru dabūt šo cilvēku kaut kādu iemeslu dēļ. Tad nākošais, ka es viņus dabūju, tagad man viņš jānotur, jo nedod Dievs, teiksim, arī kāds cits ir pieķēries jau, un grib pieķerties, vai ne, un tad, teiksim, labāk apcirst tās rokas, un tā tālāk ir.
Un tad sākās visas, teiksim, šīs problēmas, kas ir saistīts, un mums ir ciešanas. Tātad pieķeršanās ļoti ātri pārāk ciešanās. Ja savukārt mums ir tiešām atkal patiesa mīlestība, kas ir saskaņā budismu definīcija, tas ir, teiksim, vēlme padarīt to otru cilvēku laimīgu, tad fokus nav uz mani. Fokus ir uz to otru cilvēku. Lai viņš būtu laimīgs, vai viņa. Un šajā gadījumā man ir vienalga, piemēram, vai ar ko viņš vai viņa ir kopā, tik ilgi, kamēr tas cilvēks ir laimīgs. Līdz ar to man nav visu šo milzīgo mokošo ciešanu un tad, teiksim, visas sirdi plošās traģēdijas, vai ne, kuras ir patiesībā balstīts uz pieķeršanos, jo tā nebūtu mīlestība. Protams, mums tā liekas, un, teiksim, tās jūtas kaut kur kā līdzīgas savā izpausmē, bet, teiksim, šī pieķeršanās problēma tā, ka viņi noved pie ciešanām, ātrāk vai vēlāk, kaut kādā veidā. Mīlestībai savukārt ir tas, ka viņi pie ciešanām nekad nevar novest. Un man ir jautājums tomēr par tiem kukaiņiem atgriežamies. Jā. Nē, tad tādā triviālā izpratnā iznāk, ka budisti vispār necenšas neuzlabot savas dzīves apstākļus, nemainīt neko, jo pirmkārt, visu, ko dara, ja viņi kaut ko dara, viņi kādam sagādās ciešanas. Renovējot māju, viņi laupīs dzīvību ķirņiem, rokot piemēram, taisot jaunu templi, viņi rada zemi, viņi sagādās ciešanas sīkām un iznīcinās, ēdot kaut vai... Ekonomika ir atpalikus Nē, ēdot, piemēram, zaļumus, viņi arī kaut kādas sīkbūtnes, jā, tur jau nav runa tikai par arī veģetāri. Bet augi arī jūt un komunicē savā starpā un emocijas. Bet tur arī mazie visādi dzīvnieki visu. Jā, tātad tos viņi arī iznīcina, nu tad vispār nedrīkst darīt neko, tad iznāk tā. Jā, bet mums ir, es domāju vienkārši, pirmkārt, mēs esam tādā ļaunuma perēklī, mēs visu laiku cirkulējam. Būtībā vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam minimizēt to ļaunumu. Mazāko ļaunumu izvēlēt. Jā, mums visu laiku iznāk izvēlēties mazāko ļaunumu, tiešām. Jo atkal mēs varam domāt, kāpēc mēs atkal to darām, kāpēc mēs renovējam un kāpēc mēs atkal kaut ko, jo, teiksim, ja tas noved pie kaut kādiem lielākam cilvēku skaitam pie kaut kādām pozitīvākām lietām, tad droši vien, ka mēs atkal savā ziņā, jā, mēs nopurējam tos nabaga ķirmus lielākas, teiksim, kaut kādas idejas vārtā. Bet sevis nedrīkst celt jaunu māju un remontēt dzīvokli, jo man aizies bojā 2000 ķirņi. Ja tos pieķērusies komfortam, tā ir. Jā. Nu jā, bet tev bērniņiem jānodrošina, lai netek uz galvas ūdens. Nu jā. Nē, tas jautājums galīgi nav vienkārši. Viņš galīgi nav vienkārši, bet es domāju vienkārši, tāpēc, ka mums ir, pirmkārt, varbūt ir jācenšas minimizēt, teiksim, kur mēs varam šīs, teiksim, neslapkot bez vajadzības tiešām. Teiksim, pie pašiem mušām un nodiem un vēl kaut ko tāds, varam no viņiem izvairīties citos veidos, ka mums ir nepatīk, ka mēs vienkārši apsmidzinamies ar kaut kādu, es nezinu, šo smāķi, kas viņus atbāja un tā tālāk. Ir varianti iespējami, dažādos veidos. Un, jā, un ir kaut kādas situācijas, kad mēs nekādīgi, diemžēl, to nevaram, teiksim, piesim cilvēki, kas nezinu, kur ir, nepieciešami. Viņš ir atbildīgs, pieņemsim, par māju kaut kādu, kur ir, teiksim, kur ir žurks, jā. Viņam ir jāveic deratizācija, teiksim, tāpēc, ka tas var izraisīt kaut kādas infekcijas un vēl kaut kādas citas lietas. Jā, bet viņam ir jāsaprot, ka viņš, teiksim, šajā brīdī, ka viņš veic šo slepkavošanu, un, teiksim, jāuzņemās, un pirmkārt, teiksim, ar to arī, teiksim, pat pirmkārt, jau sākot ar motivāciju, ok, es esmu spiests it kā veikt šo darbību, man tas nekādu prieku nesagādā. Es varbūt cenšos panākt to, lai tas būtu izdarīts maksimāli nesāpīgā veidā, cik nu var. Teiksim, arī par šīm, es vienkārši atceros, kā institūtā mums bija aizgāja, nevis tikai vienkārši bija tie slazdi, vai ne, kas peļu ķeršanieki, protams, tikai kā vēl kur dzīvi var noķert, vai ne, bet bija ties šitie slazdi, kuriem tāds ir kā lāciņš, metāli vai ne, kur rīt ciet un tā tālāk. Un tas reizēm peles satraumē, jo viņi tur astīti trāpās iekšā vai ķēpa kaut kur vai ne, kaut kas tāds. Un tad bija vislabākā metode, kas bija konstatēta, ka bija, ka nedaudz ielē eļļu pudelē, ieliek tur, teiksim, kaut kādu ņāmu, to pudeli tā noliek, vai mums kaut kāda dvieļa vakuks, tad drusku tā ieslīd. Un tā, ka tā pele tur var tikt tajā pudelē iekšā. Un tā pudeli plātu kāklu tāda, ieteicams, ir burku var arī. Un tad tā pele ielien tur iekšā, un tas slīpums pēc tam ir pietiekoši liels, lai mazās ķepiņas slīd pa to eļļu, vai ne, viņi netiek ārā, vai ne. Te vienīgais, kas te pelē ir slikts, vai ne, ka viņi, protams, neapmierināta, vai ne, bet viņi varbūt ir apēdusi mums pa ņāmu, vai ne. Viņi ir novārtījusies pa to eļļu, vai ne, bet viņi visādi citādi, viņi ir veseli un spiedti, vai ne. Nē. Viņi vienmēr deportēja, vai ne.
Tad izrādījās, ka viņas ir jādeportē ļoti tālu, jo, ja, teiksim, tur bija viens cilvēks, kas aiztieps kaut kādu tur kilometru, jā, viņi bija atpakaļ. Es nezinu, vai tā pati, noteikti viņi bija novārtījusies. Nu, pie viņa vai pie kaimiņu, vai nav viņa? Nu, jā. Bet stāsti par to, ka vienkārši mēs tad cenšamies arī šo darbību, pat ja mēs esam spiesti to darīt, mēs cenšamies veikt, teiksim, tādā veidā, lai, šo būtu pēc iespējas minimāli traumēt, ja pēc iespējas nesāpīgāk arī, ja mums ir jānogalināt. Mēs nekādā gadījumā mēs neesam, teiksim, mēs pabeidzam arī šo darbību savā ziņā, varētu teikt, nožēli, teiksim, ja man būtu kaut kāda cita veida, es varētu darīt savādāk, nav tā, ka vienkārši, baigi labi bija, ka no šitā pēle var beigt, un tagad uzliksim atkal jaunu slāzdu, un cerams, ka atkal šajā slāzdā vēl iekritīs. Un tas ir tāds, mēs visi caur šo attieksmi, mēs cenšamies maksimāli, teiksim, minimizēt šo skaitējumu. Es gribēju pavaicāt tādu lietu, ka, teiksim, viens ir iesaistīties ļoti aktīvi, bet otrs ir, kas ir, ja cilvēks neiesaistās. Teiksim, tā ir darbība. Jā, tā ir darbība, protams. Bet labi, bet teiksim, mēs varam atgriezties. Kādu, vai tu redzi, ka notiek, Ja mēs varam to glābt un neglābjam, tad tā ir faktiski arī darbība. Mēs izvēlamies faktiski. Jā. Viņi varbūt nebūs tik slikti, kā, teiksim, šī kaitējuma nodarīšana. Tādā gadījumā, teiksim, ja mēs atgriežamies pie tām pašām iekārtām valstu un vispārējo, jā. Piemēram, es nezinu, tas ir iespējams tas, kas notika komunismu laikā, jā, un iespējams arī nacistiskajā Vācijas laikā, jā, kad viens par otru ļoti daudz grēkoja pēc būtības, vai ne? Bet es tā vienkārši domāju, ja es to tagad pārceļu uz mūsdienām, es nezinu, es esmu, piemēram, aizstāvis kādam apsūdzētajam ar visām maņām, es zinu un es pārliecināts, ka viņš nav vainīgs, bet mani sistēma, teiksim, kas man ir jāturpina pildīt. Es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, un līdz ar to, kāda man ir tā bumba tajā brīdī, jo no vienas puses ir man cilvēciskais emocija vai kaut kas cits, bet no otras puses ir, teiksim, ir kaut kāds tas reglaments, pēc kuru mēs visi šeit dzīvojam vispār, un savādāk, es nezinu, kas mums būtu noticis. Nē, viss ir kārtībā, bet tas vienkārši mums ir jāsaprot, vienmēr jāsaprot, teiksim, mūsu pašu loma un, teiksim, atbildība. Jo pirmkārt jāsaprot arī tas, ka jebkuru situāciju mēs viņu varam ietekmēt, un tas, teiksim, tāda kā, jebkurā situācija iznāk tāda kā liela kolektīva zupas vārīšana, ja? Un mēs katrs nākam klāt un, teiksim, viens tur iemet iekšā, man bija kaut kāda, man liekas, pasaka, kur īstenībā tur suns, kaķis un vēl kaut kas un vārīt uz zupu, vai ne? Tad kaķis tur iemet kaut kādu dzīvi iekšā, suns kaut kādu kalu, un tad vēl kāds kaut ko, un tad katrs tur samet kaut ko visu, kas viņam garšoja vislabāk, vai ne? Ar domu, ka tagad baigais labais virums sanāk. Bet tā problēma, kas mēs varam atbildēt tikai par to, ko mēs iemetam tajā katlā iekšā. Par to, kāds būs gala rezultāts, mēs atbildību uzņemties nevaram. Tādā ziņā, ka, un tas ir varbūt tā lieta, tas, ka mēs atbildam par savu pievienoto vērtību, teiksim, to, ko mēs esam paši izdarījuši. Un jāsaprot, tad līdz ar to mēs cenšamies maksimāli izvēlēties, teiksim, to veidu, kā mēs darbojamies, izējot no šiem morāli ētiskiem principiem, bet tas, ka varbūt gala rezultāts nav tāds, kā mēs to iedomājamies, ja? Piemēram, mēs cenšamies cilvēku izglābt, bet beigās viņu kāds ņem un nošauj tā vai tā. Tā nav mūsu vāja īstenībā. Jo, piemēram, ja varbūt situācija, es nezinu, es sagatavoju vakariņas savam labākajam draugam, vai ne? Un viņš saindējās un tur nonāk slimnīcā. Varētu teikt, johaiti, teiksim, būtībā tad cēlons bija vakariņas, saindētās vakariņas, kur rezultātā mans draugs tagad nonāca slimnīcā, ne? Ļoti reāla situācija man varētu gadīties. Bet tas vienkārši ir doma, ka nenāciet vakariņās. Bet tā lieta jau vairāk ir saistīta ar to, ka tiešām, man nebija tās motivācijas nevienu saindēt, ja? Un tā, kad es varu atbildēt tikai par to, ka es tiešām varbūt gribēju iepriecināt to cilvēku, diemžēl tās spējas un tādas, kādas viņas ir, vai ne, un tur, kas ir sanāca, tas sanāca, beigās. Tad aiz nezināšanas nav vainīgs. Nē, tas nav tas, ka nezināšana, jā, protams. Tu uzņēmās kaut ko nevar. Nē, okay. Jā, tas varētu teikt, ka, teiksim, tā būtībā ka es varbūt arī neapzinos šajā gadījumā, ka es uzņēmos to, ko es nevaru, vai ne, un, teiksim, ka es riskēju uzaicināt cilvēku uz vakariņām, zinot, ka es esmu pats gatavojis, vai ne, teiksim, tas varbūt, jā. Jā, bet tikpat labi varēja būt, teiksim, ka tam cilvēkam ir kaut kāda alerģija, piemēram, uz kaut kādiem tomātiem, tomātus redz uz kaut kādiem, nezinu, priekstiem vai kaut ko. Absolūti. Tu viņu cieliec iekšā, un tu jau nezini, tas cilvēks arī nepasaka, tu jau katram nenopras, vai tev nav uz to. Nu, es prasu, piemēram, cilvēkiem, kas nāk.
Un arī tas rezultāts ir tas pats, bet tāpat nav, nu, tu esi darījis to, ko tu zini, un tu proti, un tu uztaisīji to vienīgo ēdienu, ko tu proti. Bet tad jau iznāk nepavēlt, viņš arī nonāca tajā slimnīcā. Nu jā, bet tas ir tā darīt. Viņam trāpījās tā bumbiņa, ko viņš tur varbūt bija pirms tam kādus 5 sēņdēļ. Tā ir viņa atbildība. Man jāstraucās par viņu faktiski. Jā, bet tur tā lieta ir, nu, teiksim... Man jāstraucās par to, ko es daru. Teiksim, cik es atbildīgi, ja es zinu, ka mana gatavošana parasti novad pie slimnīcas. Nu, nevajadzēja man, teiksim, tomēr atkal šo cilvēku aicināt uz manām vakariņām, vai ne? Es magādu to anekdotu arī, ka, teiksim, ka šitas te pavārs un viesmīlis skatās pa duršu spraugvenu uz zālēm un saka, skaties, viņš tiešām to ēd, vai ne? Nē, taču tām, nu, bumbiņām, tā jau bija viņa bumbiņa, es zināju vienu cilvēku, kas, nu, tā, regulāri nodarīja citiem cilvēkiem sāpes, sakot, nu, viņš bija šitādas visādas zinības apguvis, tā, viņš saka, jā, bet tā bija viņa karma, nu, ja viņš to saņem, un viņš konsekventi atkārtoja, bet tā bija viņa karma, nu, ja ar viņu tas notikās, es biju tikai izpildītājs. Nu, nē, tas ir tas, ļoti konsekventi. Mēs patiesībā, mēs jau jūtam diskomfortu, bet mēs atraduši esam atkal izskaidrojumi, ne? Tāpat kā, teiksim, ar partizānu dedzināšanu, ne, teiksim, visi karma, tā ir viņa karma, ne? Es biju tikai, teiksim, tas tiešām, jā. Es viņam palīdzēju, viņš teica to savu karmu izpirkt, tā bija versija. Es biju instruments Dieva rokās būtībā, ne? Jā. Es viņam palīdzēju izpirkt viņa karmu, tagad viņš būs brīvs. Jā. Es esmu labais, es viņam palīdzu. Tā ir ļoti ērta pozīcija, bet tā, diemžēl, ir liekulība. Un, teiksim, struntīgākais ir tas, ka mēs mānam paši sevi. Un šajā gadījumā, teiksim, ar karmu, jo, teiksim, mēs nevienu nevaram piemānīt. Tas ir pilnīgi bezpersonisks mehānisms, gluži kā gravitācija. Ja mēs varam arī mēģināt gravitāciju pierunāt un atrunāt, vēl kaut kādā veidā, nu, nestrādā tas vienkārši. Tas Lieskalniņš to pamanījies. Kas Amerikā tur tos akmeņus, kas uztaisīs kaut kādu tur antigravitācijas. Nu, tas drusku cits stāsts, tas vienkārši kā piemēra. Šajā gadījumā iespējams daudz kas, bet es domāju, ka arī šajā gadījumā vienkārši... Katram likumam ir izņēmumi. Katram likumam ir izņēmumi. Jā, nu katram likumam ir izņēmumi, bet es domāju, Es savu nodien gribēju pavaicāt, ir budismā tā kā kolektīva apziņa? Vai mēs tā katrs tā kā ieplūstam un pēc tam aizplūstam? Respektīvi, vai mēs kaut kādā brīdī tās apziņas tur apvienojas vai viņas turpinās? Apziņa, tāpēc, ka apziņa varētu teikt pēc definīcijas, tā ir individuāla pieredzes momentu plūsma. Līdz ar to, teiksim, mēs katrs izbaudām, teiksim, pat ja mēs esam kopā šeit visi, mēs katrs izbaudām, mums ir katram individuāla pieredze. Nevienam no mums nav vienāda pieredze. Neskatoties to, ka mēs, teiksim, it kā varētu teikt, mēs piedalāmies vienā tajā pašā pasākumā, jā, vienā tajā pašā darbībā, bet katrs no mums viņa pieredze pilnīgi savādāk. Bet, teiksim, tas, ko Jungs saka par kolektīvu apziņu, teiksim, ka tur daudz dažādās, teiksim, vietās ir, vai nosapņo vai, teiksim, vājprātīgie kaut kādas halucinācijas, tad varbūt iespējams viņi pirms tam ir bijuši, teiksim, visi tie, teiksim, indiāņi. Vai, ka viņiem ir tā apziņa bijusi, kaut kāda pieredze kopīga, bet viņi... Jā, nē, tāpēc budismā tiek runāts, teiksim, par kolektīvo karmu, kas būtībā, teiksim, šo būtni, teiksim, kolektīvās, katra individu, teiksim, varētu teikt šo individuālu plūsmu summu, jā. Un tas, ka mēs esam visi šeit nonākuši, teiksim, ka mēs visi esam šeit valstī, mēs esam visi, tur, teiksim, līdzīgos apstākļos, līdzīgā laikā, teiksim, līdzīgām pieredzēm gājuši cauri, liecina par to, ka mēs esam iepriekš arī jau bijuši kaut kādos līdzīgos apstākļos veidojuši šos situācijas, ja? Un ka mums ir bijuši, teiksim, līdzīgi kaut kāds epizods mūsu iepriekšējās eksistencēs, kas faktiski nosaka šo eksistenci, ja? Bet nav tas, ka, teiksim, ka mums kaut kādā veidā šīs apziņas saplūst, jo, teiksim, apziņas saplūšana, tas nozīmē vienkārši to, ka es zinu to pašu precīzi, ko tu, un tu zini to pašu, ko es. Un tas, teiksim, saskaņā budismu, tas ir iespējams, teiksim, ka es varu nolasīt, teiksim, prātu, ja? Teiksim, to sauc par gaišredzību, dažādu veidu, gaišredzību, dažādu līmeņu, tā tālāk, bet tāpēc mans prāts nekļūst par tavu prātu. Teiksim, tas nav tādā ziņā, ka, teiksim, nevis vienkārši, kad es zinu, bet es, teiksim, arī tad jūtu visu to pašu, man ir visas tavas iepriekšējos eksistenču pieredze, kā savas eksistenču pieredze, kas nav reāls īsti. Nē, bet mēs jau aizmirstam, piedzimst, bet mēs aizmirstam. Bet principā tā informācija tā kā ir... Nē, informācija saka, vienkārši varbūt tā, ka
tas nav neizstāstījums, ka mēs visi šeit zinām, ka 2 × 2 ir 4, ja, piemēram. Tā ir kaut kāda, varētu teikt, savā ziņā tā ir abstrakcija, kuru visu saskaņā ar mūsu sistēmu mums visiem šādi varētu teikt, līdzīgas zināšanas, ja, līdzīgas, teiksim, šis zināšanas veids. Arī tas pat, ka mēs vienkārši dzirdam, mēs varam izmantot vienu valodu, tas jau vien liecina, ka mūsu šie smadzeņu, varētu teikt, darbības mehānismi, mums apziņas strādā līdzīgi, ja. Līdzība, jā. Bet pilnīgi saplūšana, teiksim, tādā ziņā, ka tas viens, ka A kļūst par B un B kļūst par A. Un līdz ar to, teiksim, faktiski viņš ir nedalāms kaut kas tāds, nē. Budismā saskaņā budismu tas nav iespējams. Bet tās līdzības, teiksim, tās ir iespējams. Tas ir iespējams. Tādā ziņā, teiksim, arī instinkti, pieņemsim, cilvēki zina, kā, teiksim, bērni visi baidās no suņiem, viņiem neviens suns nav redzēts, bet viņi jau ierauga, ka viņš visi nebaidās. Nu, ka rei, teiksim, tās reakcijas līdzīgas kaut kādos eksperimentos, kad, nu, teiksim, kaut kādas jaunākās tehnoloģijas skaņas, lai cik viņas skaļas būtu, viņi tā kā neizraisa tādu negatīvu emociju. Tas ir nesenas skaņas, bet, teiksim, kaut kādas cauri dzīvēm ļoti daudz, kas ir tas. Mans suns pa televizoru ierauga kaut kādus, nezinu, piemēram, dinozauru, vēl kaut ko neloģiskāku veidojumu. Kur informācija viņam nav nekāda, viņš nav nejūt, ne viņš sauž, ne sajūt, ne viņš viņu redzējis, bet viņš, teiksim, tu tā domā? Viņš reaģē. Tā varētu būt. Galā, daudzos gadījumos man liekas arī, teiksim, tās paradoxālās lietas, piemēram, cilvēki baidās no zirnekļiem. Īstenībā, kāpēc viņi baidās no zirnekļiem? Tas lielais jautājums. Kā viņi baidās? Bet ne visi baidās. Bet ļoti daudz. Nē, es saku, bet daudz baidās, bet es vienkārši, ka Itālijās, es arī saprotu, kāds var izveidoties. Tas bija Itālijā, viņam tur tāds ir tāds lidojošs vabolīts, tāds foršs, tāds mirguļojošs. Un vienkārši, vienā vietā es ievēroju, teiksim, tā mirguļošana paliek viņa tāda lēnāka, tāda blāvāka, un tā, kā lokalizēta tādā stūrī, vai ne? Es domāju, kā tas iespējams? Es vienkārši lukturīti paspīdināju, ne? Un tas skrats, ko es ieraudzīju īstenībā, bija diezgan tāds šaušalīgs un iespaidīgs savā ziņā. Vienkārši, tas vabolīti jau bija ietīta, jo, teiksim, tā kārtīgi satīta, un pie viņas jau, teiksim, zirneklis ar visām savām 8 melnām acīm, ne? Un tas skats bija, es iedomājos, ja manā dzīvē beidzamais, ko es redzu, ir, teiksim, šīs 8 melnās acis, ne? Es saprotu, ka tas ir diezgan spēcīgs iespējas, kas varētu man pavilkties tālāk uz diezgan daudzām dzīvēm, ne? Un tas tiešām izskatījās šaušalīgi. Es tiešām teikšu, tas izskatījās šaušalīgi. Un līdz ar to, teiksim, šis mazais, kā šķietam nevainīgais kukainīts, es domāju, ir tik atstājis drausmīgi būtībā iespēja, ka viņš mums iespiedies ir kaut kādā eksistencē, kur tam vairs nav jēgas pat. Man ir viens jautājums tiešām par pieķeršanos atpakaļ mīlestību, pieķeršanās cilvēkam, kurš mirst. Ko dara policēji vai protams, velt viņam mīlestības pilnus, kaut kādas domas, bet gribētu jau kaut kā saprast, ka kaut kā tikšanās ir kaut kādā citā veidolā, citā dzīvē, bet tas jau tā kā nav zināms. Nē, mēs noteikti satiksimies, tas ir 100 punkti, principā, jo tas ir diezgan zināms, ja mēs esam maisījuši, mēs esam jau tikušies miljardiem reižu visādos salikumos, Protams, apstākļi, kādos mēs satiksimies, jaunajā salikumā, mēs arī neatcerēsimies, pirmkārt vairs, vai ne? Bet tos atkal palikušas, teiksim, kā šīs intuitīvās, ka it kā, mums ir cilvēki, kas mums patīk, uzreiz automātā it kā mēs, un ir kaut kā cilvēki tiešām, kas nepatīk, piemēram. Un ir arī cilvēki, kur viņi satiec un liekas, ka tur gadu desmitus esi pazins. Un ļoti ātrā tempā it kā tas aizvien, un tad jautājums no kurienes. Un tas līdz ar to ir tās, es domāju, ka, ja to neizskaidro šādā veidā, tad ir diezgan grūti atrast kaut kāds loģiskos pamatojums, kāpēc tas tā notiek. Bet atgriežas atpakaļ pie mirušiem, mēs viņiem noteikti varam palīdzēt, un es uzskatu, ka tas ir viens no labākajiem veidiem, kā mēs varam arī paši sev palīdzēt šajā sērošanas procesā, ka, teiksim, tas cilvēks ir aizgājis, pirmkārt apzinoties to, ka tas nav jau tā, ka viņš tagad kaut kas ir beidzies, Tam cilvēkam jau tāpat kā mums arī tās būs tas ceļojums turpināsies. Tam cilvēkam arī turpinās šis ceļojums. Tas būtībā situācija ir līdzīgi tā kā uz peronu. Viņš vienkārši aizbrauc ar citu vilcienu, bet mūsu vilciens arī nāk. Un pēc kāda brīža arī mēs pametīsim šo peronu. Un teiksim, labi, protams, un pamatā jau mēs vairāk raudam dēļ kā. Sevis, jā. Mums nav tagad cilvēks, kas mums radīs, teiksim, pozitīvas izjūtas, pozitīvas emocijas, mēs esam zaudējuši. Līdz ar to, ja tikko mēs apzināmies to, ka mēs patiesībā žēlojam sevi, nevis to cilvēku,
Un tāpēc budismā ir veseli dažādas lietas, teiksim, kaut kādu mazie varētu teikt rituāliņi, kā mēs cenšamies ar lūkšanām palīdzēt šim cilvēkam, nu, teiksim, veikt veiksmīgāk viņa ceļojumu, ja? Turpināt viņam šo ceļu un, teiksim, aizlūgt un tā tālāk. Tas ir pietiekoši izkopts un tāds, un tas man liekas ir tāds, no vienas puses ir pietiekoši loģiski, no otras puses arī, teiksim, tas ir kaut kas produktīvāks manā uztvērē, nevis vienkārši tur, teiksim, pārdzīvot par to, ka tagad man šis cilvēks nebūs. Un kas ir vēl sliktāks? Īstenībā tā atkal ir realitātes tāda ignorēšana. Ja man Beiras man vienmēr ir patikuši, tāpēc, ka viņas ir vienmēr ir, teiksim, tā valdošā noskaņa, kas man patīk. Tā noskaņa ir tāda, ka, mēram, ak, nabaga nelaicis, ne? Viņš tagad mūs pametis ir un visu, viņš kaut kur, Lāns nezinu, kur ir aizklīdis īstenībā. Un mums tagad bez viņa vai ne tagad, mēs dzīvosim te faktiski tagad bezgalīgu laiku. Ka mēs esam tikai arī, ka tas ir īslaicīgi pārējuši parādība, ka arī mēs tūlītās turpat vien būsim, vai ne? Ka arī mūsu ceļojums sāksies. Tas mums tā kā kaut kā, nu, it kā uz mums tas īsti neatiecās. Mēs dzīvosim, tāpēc, ka mums iebūvēt iekšā tā normālā, teiksim, tā zemapziņas varētu teikt tajā līmenī, mēs jau tajā nāvē neticam. Mēs viņai neticam. Mēs uzskatām, ka, teiksim, ka dzīve ir pastāvīga, un kā es esmu eksistējis vakar, kā es eksistēju šodien, tā es eksistēšu rīt. Un to arī, teiksim, Amazon Katru saka, teiksim, ka arī, nē, tāpēc, ka mēs vienmēr to attālam. Mēs sakam, nē, es, protams, zinu, ka es nomiršu. Jā, es zinu, ka es nomiršu. Bet es nenomiršu šodien, es nenomiršu rīt. Un tā es domāju, arī, teiksim, arī manas miršanas dienā, es domāšu no rīta, teiksim, ka, nu, es zinu, ka es nomiršu, bet tas nebūs šodien. Tas nebūs šodien. Un tas, teiksim, mēs turpinām to atlikt. Tas ir normālais piegājiens. Un vēl tālāk mēs esam aizgājuši rietumos, vēl tālāk par nāvu runāt ir nepieklājīgi, pareizi. Un kas tas vispār? Ko runāt? Kaut kas tik depresīvs, vai ne? Bet patiesībā tas nav nekas depresīvs, vienkārši tas ir vienīgais, kas ir visparadoxālākais. Vienīgais stabili zināmais fakts mūsu dzīvē. Vienīgais. Neviena cita nav, kas ar 100% varbūtību. Neviena. Absolūti. Un vienīgais ir tas, ka mēs nomirsim, vai ne? Un tas ir, bet mēs visu laiku projicējam to, ka nu, nē, tas nenotiks šodien, tas nenotiks tagad tūlītās, tas nenotiks kaut kādā pārskatāmā nākotnē. Kaut kā tur tālāk, jā, protams. Mēs esam tā kā tādi slinki studenti, ka mēs vienmēr atliekam to gatavošanos uz to pēdējo nakti, bet sliktākais, ka mēs nezinām, kad tas eksāmens būs. Mums vienmēr, teiksim, pateikt, eksāmens ir šodien, vai ne? Bet, un līdz ar to tas jautājums ir ar šo nomiršanu, jā, ka pirmkārt mums ir jāpiet, man liekas, realistiski šīm lietām, jāsaprot, tad īstenībā, ko mēs žēlojam, ko mēs apraudam, parasti mēs apraudam paši sevi, zinām, kas mums ir radies, teiksim, kaut kāds, ka mēs, un nereti arī, protams, par to pavada vainas apziņu, kas atkal tieši šī nāves neapzināšanās. Jo tāpēc, ka mēs arī nereti mēs projicējam līdzīgā veidā, kā mēs paši nedomājam par savu nāvu, mēs arī projicējam to kā uz mums apkārt esošajiem. Un tad tās lietas, kāpēc es gan neaizgāju pie tās savas mātes vai ne, kāpēc es nepavadīju, pēc tam nesen bija tiešām mums ģimenes draugiem iznāca. Tā sieviete, viņa bija ielikusi tur mātes slimnīcā, un tur kaut kas tur kaut kā, viņa tur bija aizņemta, un viņa nebija, teiksim, būtībā to beidzamās, tur nedēļa nebija bijusi, un tā māte nomira, viņai faktiski tur vienkārši jau atzvanīja no slimnīcas vai ne, un tā tālāk. Un pēc tam viņai vienkārši bija tā, tie milzīgie sirdsapziņas pārmetumi, bet kāpēc es nebiju viņu kopā vai neteiksim to beidzamo laiku, viņi noteikti to gribēja un tā tālāk. Un tad ir tās visas mokas, bet Vilsnēns ir aizgājis, vai ne? Bet ja mēs paturētu prātā to, ka, nu, ir diezgan liela varbūtība, ka tiešām, ka tā rītdiena, tibetiešanas labais teiciens, rītdiena vai jauna dzīve, kurš pirmais pienāks, mēs nezinām. Un tas, teiksim, ja mēs visu laiku paturētu prātā tā, nu, veselīgā veidā, tad nav jābūt kaut kam depresīvam. Bet veselīgā veidā vienkārši tas palīdz mums salikt prioritātes. Un kas ir svarīgs un kas nav svarīgs. Un beigās mēs saprotam, ka patiesībā, ka mums laiks nav loterijā vinnēts, un līdz ar to, teiksim, laika nosišana patiesībā ir kaut kas pilnīgi absurds. Un ka jebkurš brīdis, kas mums ir, ka tas ir vērtīgs un ka tas ir jāizmanto, ja mēs nezinām, teiksim, cik daudz mums šo brīžu būs. Un mēs varam izmantot, protams, statistiku, ja, teiksim, mēs vidēji statistiski, ka tagad esmu pieņemsim, nezinu, tur 46 gadus vecs, ka Latvijā cilvēki tur, vīrieši tur dzīvo vidēji līdz kaut kādiem tur, nezinu, 65 gadiem varbūt. Un tad man jau, laiks tur gada 20 vismaz mieru vējos, ne? Bet tas, ka man saka, es izēju ārā un ķiedels uzkrīt uz galvas, un ne, viss var teikt, beigties ļoti ātri, ne? Un es to nepieņemu. Es tiešām nepieņemu to iekšēji. Tas, nu kā, nu.
Un tas, teiksim, cik bieži, teiksim, ka veseli, jauni cilvēki nomirst pirms tādiem, kas it kā visu, nezinu, 10 gadus jau mirst nost, un tā arī nenomirst, vai ne? Un tās lietas ir, bet tā ir realitāte. Kur mēs ignorējam? Jo mums ir projekcijas, un tāpēc arī atkal atgriežas atpakaļ pie prāta un tā šis potenciāls, viņš diemžēl strādā abos virzienos. Un budismā vispār tiek teikts, ka nepareizas koncepcijas, šie nepareizas priekšstati ir viena no visgraujošākajām, katastrofiskākajām lietām, kas var būt. Jo dēļ tām rodās mums tādas, teiksim, neiedomājums laikā un telpā, teiksim, dažāda veida ciešanas, ko mēs pat neievērojam. Sliktākais ir tas, ka mēs pat arī savus ienaidniekus, kas ir mūsu šīs, teiksim, traucējošās emocijas, šī dažāda veida piesārņojumi, mēs viņus uzskatām par saviem draugiem, mēs viņus barojam. Bet viņi izdara visu sliktāko. Neviens ienaidnieks, neviens mūsu, teiksim, nelabvēls nevar mūs ielikt kaut kādās sliktās pārdzimšanās. Bet mūsu šīs traucējošās emocijas, šie dažādi veidi piesārņojumi, tie, kas to panāk ļoti eleganti un mierīgi un ātri. Un mēs viņiem draudzējamies, mēs viņus turpinām kultivēt, mēs viņus turpinām attīstīt. Jo tie ir mūsu, tie ir kā. Bet par to mēs runāsim tālāk, teiksim, kādu veidu šie piesārņojumi ir un kā ar viņiem, teiksim, arī cīkstēties. Bet šajā brīdī... Kā viņiem cīkstēties, jo ar citreiz tu apzinies, vēlēs atkal pieķērsies, vēlēs atkal dusmīgi. Jā. Mēs par to runāsim, jā. Būs, noteikti būs. Mēs arī praktiski pamēģināsim šo pameditēt arī drusku, lai mums būtu ne tikai tāda runāšanas daudz, bet arī, lai kaut ko mēs drusku paskatīties, pirmkārt, kāds tas mūsu katra individuāla prāts ir, teiksim, kas viņam notiek un kādā veidā tad mēs varam iet tālāk no šī atspējuma punkta. Labi, šajā brīdī tad paldies, un tad turpinām pēc nedēļas šo izklaidu tālāk. Mazāk par zālodu. Es gribētu pieprasīt, kas vēlas saņemt pārējais jautājumu.